Kā jūs vēlaties? Vai ir kāds, kurš vēlas runāt pirmais? Vai jūs metīsiet kāliņus, kurš var runāt pirmais? Kā par skolā saka, mēkstuniem priekšroks, ja? Es tā arī domāju, ka tā arī būs. Mēs taču džentelmeņi savādāk nedrīkstam. Vai tā var būt Jā, savādāk? es varbūt nestādīju priekšā, tātad mums ir Santa, Montis un Jāzeps. Un tad... Jā, es esmu gatava. Tad Santa ir gatava, drosmīgākā. Meitenes jau vienmēr. Par bailēm runāt pirmā. Jā. Labvakar. Mans vārds ir Santa. Un es šeit esmu nevis kā perfekts piemērs, bet kā cilvēks, kurš iepazīst savas bailes, kurš pēdējo gadu laikā sāk sevi kapačāties un skatīties un tās bailes iepazīt un arī draudzēties ar bailēm, vispār sevi mīlēt, mācīties sevi mīlēt, jo daudz kas bijis pa maniem gadiem un es vispār esmu mākslinieks, gan savā dvēselē, gan vispār, un mākslinieks, dziedātāja un radītājs, grupas Marisana Band soliste, bet tā otrā puse, kas ir manā dzīvē, es ļoti cilvēks, kas ar tādu sirsniņu, kas vienmēr tu visu ķer klāt. Un tas manā dzīvē varbūt rada tādu robiņu, jo man grūti ar to ir. Bet mans stāsts vispār par bailēm sākas no bērnības. Jau gadiem nāk no bērnības. Piedzimujies Rēzeknē, augu es Kaunatā. 21 gads man bija, kad es pārcēlos uz Rīgu dzīvot, nodzīvoju tur 18 gadus, bet 2025. gada vasarā es pārcēlos atpakaļ uz Rēzekni, un jo man bija par daudz burzmas, man bija par daudz trauksmes un daudz vis kaut kā cita. Par to arī var daudz runāt, bet man ir tikai 15 minūtes, par kurām runāt. Un, jā, man stāsts par bailēm nāk no bērnības. Un es neatceros, kurā brīdī vispār es sāku kaut ko baidīties. Es vienkārši atceros, ka daudz ko es esmu baidījusies. No tumsas, no dažādiem miroņiem, no viskaut kā cita. Bet arī pašā ģimenē man bija daudz baiļu, jo tur bija tā, ka tēvs lietoja alkoholu, un jau tur es iemācījos lasīt situācijas vispār kā bērns. Jo tēvam, kad viņš lieto alkoholu, viņš palika agresīvs, un es jau kā bērns jutos bailēs. Es jau jutos bailītēs, it sevišķi no rīta, saprotot to, ja tēvs nav paēdis. Tas nozīmē, ka vakarā es jau varu gaidīt kaut ko. Jā, jau ejot uz skolu, man bija tā, ka es jau zināju, ka kaut kas notiksies. Es jau gaidīju, es jau saprotu, ka man ir aizsargreakcija ir kaut kāda veidojusies. Bet vēl stiprāk tās bailes radās tad, kad bērnam nav jāredz tas, ko redzēju kā bērns. Es redzēju to, kā mans tēvs vēlējās veikt pašnāvību, es redzēju asinis, un tad man visu dzīvi ir bailes no asinīm tagad, jā, attiecīgi. Un tad man ieslēdzās tā aizsargreakcija, ka man ir jāaizsargā sevi, man ir bail par savu dzīvību, man ir bail par dzīvību kāda cita cilvēka, man ir jāglāb kāds cilvēks, es atveidojos. Es redzēju, kā mans tēvs kāpa balkonu ārā, jā, kad mamma viņu nelaida ārā pa durvīm, bet tā bija nakts. Man kā bērnam ir jāguļ, bet man ir bail, jā, kad es skatos situāciju, kāda ir situācija mājās vispār, jo es nevaru gulēt, jo sanāk, kad es gaidu, ka tētis ies gulēt, bet es nevaru, jo es gaidu, ka kaut kas notiksies. Es jau zināju, ka kaut kas būs, jo es dzirdu starp mammu un tēti kaut kādas nesaskaņas. Un tad tā bija ziema, kad es izskrēju ārā pa balkonu, jo es dzirdu, kā tētis jau kāpa ārā no 3. stāva pa balkonu, un man bija bail, ka viņš nokritīs un nomirs attiecīgi. Ziema, sniegs, es kliedzu, un tas radīja manī to aizsargreakciju. Man jābūt stiprai, man jābūt kādu jāglābi, nevis sevi, kā bērnu. Mana
bērnība nebija kā bērnība, jā, man tā bērnība bija citādāka. Protams, tās bailes viņas auga un kaut kur slēpās, kaut kur ķermenī viņas slēpās. Un skolā man jūta droši vien, ka es esmu tas bailīgais bērniņš. Daudzi skolnieki bija toreiz aktuāli tā spēlītas zirnekļi, un tad man skraidīja pakaļ ar to zirnekli, un es baidījos no tā zirnekļa tik daudz, ka man tagad ir bail no zirnekļiem, man ir bail no augstuma, bail no dziļuma, jo es bērnībā slīku, un sanāk, kad es nevaru, ja es ar kājām nejūtu to zemi, tad es vairs nekontrolēju, un man ir bail. Tā gadiem ļoti daudzas bailes krājās, protams, zaudējot cilvēkus vispār kā tādus, kur aiziet tai saulītē. Ja? Man radās nevis bailes to cilvēku jau pazaudēt, es jau viņu pazaudēju, ja? Bet sanāk, ka man radās bailes par tiem, kas ir blakus. Piemēram, par mammu, kad tēta vairs nebija, kā viņai būs. Un tad man ir rodas reakcija nevis baila par sevi, bet baila par citu. Man ir jāglāb kāds atkal, un tā gadiem. Un iespējams, es sarunas laikā kaut kur atgriezīšos atkal kaut kādos brīžos, ko es vēlos izstāstīt, bet, protams, tās bailes tur daudz, tā ir pamat emocija, kur viss kaut kas apakšā ir, gan trauksmainība arī, kad no bērnības tā trauksmainība radusies, un izbīlī es varu šobrīd nokliekties, es varu nolamāties, es varu izteikt vispār kaut kādus burtus nesaprotamus arī, un to es nevaru nokontrolēt īstenībā. Man tā ir. Vēl man ir baila no bērnības par savi sapņi. Es baidos no saviem sapņiem, jo manos sapņos es redzu cilvēkus, varu vairākas dienas pēc kārtas redzēt cilvēkus vai vairākus mēnešus, un tad viņi nomirst. Tad atkal man rodās tāds, man ir jāglāb atkal, bet kā es varu glābt to cilvēku? Nezinu, ja es to neesmu pētījusi. Vēl man ir baila no maniem sapņiem, jo es esmu miega paralīzē bijusi nevienu reizi. Ja zināt, kas tas tāds ir miega paralīze, kā tas ir, kad cilvēks vispār, kas ir miega paralīze, kad tu esi starp sapni un realitāti. Tu visu saproti, kas notiek, bet tu nevari ne piecelties, ne pagriezties, ne pakliekt neko, ne izteikt, tu nevari neko, un tu it kā redzi to, kas tev apkārt ir, bet tev ir aizvērtas acis. Manā priekšā stāv ēna, un es domāju, es tuņu kādu pasaukšu, es kliekšu, bet viņa man pasaka, un tad. Un tad es ceļoties no rīta, tā kā arī pamostoties, domāju, es vairs negribu naktī aizmigt, tāpēc, ka man ir bail, ka man atkal būs tas pats. Un tad gadiem skrienot uz priekšu, Covid laiks, kurš atkal iedeva man lielu robu, jo tās bija bailes, kas būs, bailes par nākotni, bailes par savu veselību, bailes par to, ja es neveikšu poti, vai es atkal varēšu strādāt, vai es vispār varēšu ārpus Latvijas braukt, ceļot, kas man bija aktuāli, vai es varēšu būt uz skatuves, jo tie bija pasākumi, kuru vispār nebija, un mēs nedrīkstējām tikties, tās bija bailes. Jo man bail bija pirmkārt arī no asinīm, no špriciem man bija ļoti bail arī, un joprojām man ir bail, bet kas bija tā pote, man bija ne tikai bail, bet man bija arī ļoti sāpīgi. Es gandrīz neizturēju to vispār, nevis pašu poti, bet to procesu, kad bija, es nezinu, kā jums bija, bet man bija tā, kad es dienu biju ar tādām sāpēm, es no rīta pamostoties vienkārši sāp viss, sāp galva, sāp muskuļi, sāp viss mugurkauls, tu jūti katru kauliņu vienkārši, visi ceļgali un nepalīd neviena tablete. Tu vienkārši nevari, tev sāp gulēt, tev sāp celties, tu nevari piecelties, jo nav spēka, un tad ir bailes, vai vispār tas beigsies kādreiz, vai vispār es to izturēšu, un tad tās bailes vēl atkal rodās, jo tas saspringums ķermenī ir tik liels, kad, man likās, vai man vienai pašai tā ir, un vai man tas ir jāiztur, un man atkal rodās, man ir jāiztur, man ir jābūt stiprai, jo es gribu dzīvē iet uz priekšu, jo man ir meita, kura ir atkal jāceļ kājās, un tur ļoti daudz atkal iet to domu, bet man bija sāpīgi pat domāt. Tanī brīdī, tāpēc, ka minūtes vilkās, kā vienkārši stundas, tā diena bija neizturama, es izturēju, bet
Katru mēnesi man sāpēja kakls pēc potes, un man bija bail, ka es nevarēšu dziedāt. Balss ir mans instruments, ar kuru es eju uz skatuvi, un man bija bail, ka es nevarēšu dziedāt. Un pēc pusgada es saslimu ar Covidu, pazaudēju sev vienu vismīļāko cilvēku, otru mammu, manu krustmammu, kura man bija kā mamma. Man ar viņu bija tuvākas attiecības nekā ar savu mammu. Un tad atkal ieslēdzās tas, ka man vienalga jābūt stiprā, jāiet uz priekšu, bet Covids paņēma gan viņas dzīvību, un man sākās ļoti stipras galvas sāpes. Eju gulēt, man sāp galva, es ceļos, man sāp galva. Tik stipri, ka es pierodu ar to sāpi iet un strādāt, bet tas kādu robu un vispār sajūtas kaut kur ķermenī paliek, un es to nevienam nestāstu, jo man vienmēr bija kas jādara. Man uz skatuves ir jābūt vienmēr smaidīgai, jā, un jāiet, un pie tam, ka bērnam es nedrīkstu parādīt to, ka es esmu vāja. Jā, galvas sāpes katru dienu. Pēc pusgada es atkal saslimstu ar Covidu. Tur ir ne tikai galvas sāpes, tur man bija arī parādījās man pumpiņas uz sejas, un tā man bija katastrofa, jo pat pusauģa vecumā man bija tīra seja, man bija tīra āda, man nebija nevienas pumpiņas. Un tā man bija katastrofa, jo man arī jāiet uz skatuvi. Un tad, jo man šķita, ka tas ir no maskām, ko mēs toreiz nesājām. Paiet mēnesis, man sākās sāpes barības vadā. Es nevarēju ēst 2 nedēļas, jo man bija sāpes burtiski ne tikai ēdot, bet dzerot pat mazāko pilīti. Es dzeru un man vienkārši es jūtu, kā man tā sāpe vienkārši iet uz leju, un es pārstāju, jo man vienkārši bail atkal no tām sāpēm. Kas atkal ar mani notiek? Man vienkārši bail no tā, kas vispār būs. Vai es dzīvošu vispār pēc šitā visam? Kas vēl? Atkal, kas būs vēl pēc tam? Pumpas turpināja augt un parādīties, un pēc dažiem mēnešiem mana seja pārvērtās par lielu asiņainu kreveli. Un tad man bija tā, kad es vispār pazaudēju sevi, man bija bail skatīties spogulī. Es gāju garām spogulim pilnīgi tā, kad es nevarēju absolūti sevi pieņemt tādu. Man bija bail, ka es esmu neglīta, ka mani vispār nepieņems neviens. Gāja laiks, panikas lēkmes atkal parādījās, bet es centos turēties, es nelietoju medikamentus, ne trankvilizatorus, neko, jo es gribēju tikt tam pāri tāpatās. Es cenšos ātri stāstīt, jo man ir vēl ko daudz, bet es redzu, laiks iet uz priekšu. Beigās es sāku pazaudēt sevi vispār. Man likās, ka man jāiet uz priekšu, bet es raudu katru dienu uz pilvenā. Es eju uz darbu, es nevaru iziet cilvēkos tāda. Man nedrīkst lietot kosmētiku, tāpēc, ka ir jāārstē, bet man nepalīdzēja ne krēmi, ne kādas tabletes, vispār nekas nepalīdzēja. Un beigās 2023. gada 6. janvārī manā dzimšanas dienā es strādāju, un man uz darbu atbrauc ātrā palīdzība. Kad es vairs nevarēju ne stāvēt, ne sēdēt, neko. Var sakot, man bija sāpīgi pat acis grozīt, jo vienkārši tas jau bija kaut kāds pēdējais mirklis, kad man ķermenis pateica, pietiek viss, jo es jau turpināju skriet, bet vienalga viņš man pateica, viss tev vajadzīga atpūta. Un tad bija tas laiks, kad es sāku meklēt sevi vispār, kur es esmu pazaudējusi sevi, kur tas brīdis, kad es pieradu skriet. Man bija grūti neko nedarīt atkal, bet es nevarēju no gultas piecelties. Un tad bija tas brīdis, kad es sāku meklēt alternatīvas, jo es gāju pie ārstiem, man visi ārsti teica, viss kārtībā, analīzes viss ir kārtībā, bet es nelietoju medikamentus, jo es negribēju būt kā, piemēram, manai mammai, kurai skolotājai, tad tur ir tā lieta, kad viņi lietojot medikamentus, tad ir pierod visu dzīvi, un tad tālāk ir ļoti grūti no tā atbrīvoties, bet es centos, un meditācijas, manā gadījumā tās bija meditācijas, es meklēju gongu meditācijas, kas man ļoti, ļoti palīdzēja, bet atkal nāca laiks, kad es it kā sevi atjaunoju mazliet, un tad manai mammai, viņa iekrita depresijā, un viņa nezināja vispār, man stāsta, ka man bija slikti, es viņa nestāstīju neko nemaz, un viņa nezināja par to, un man ieslēdās man atkal sevi ir jānoliek malā, man ir jātur mamma uz kājām. Un tad es meklēju alternatīvas, es izgāju ķermeņa balss terapiju, iemācījos, ar ko es šobrīd gan sevi varu
atjaunot ar visām vibrācijām, ar visām skaņām un arī citu cilvēku attiecībā. Mammu es varu vilkt ārā, citus cilvēkus. Es esmu nopirkusi dažādus terapijas instrumentus, muzikālus instrumentus, gongs, čakrafoni, dažādi citi, Tibetas trauki, nodarbojos arī ar asociatīvām kārtīm, ar terapijas kārtīm. Un vēl viena ļoti interesanta lieta, ko es gribu pastāstīt. Tad, kad es tiku, es zināju, ka es būšu šeit uz sarunu par bailēm, es atkal atjaunoju savu vēlmi izzināt savas čakras un atkal viņas atjaunot un līdzsvarot. Un te ir tā 95 jautājumi savas enerģijas līdzsvarošanai. Un pirmais jautājums, tas ir, no kā es baidos un kāpēc. Tas bija tā ļoti interesanti priekš manis, kad atkal paņemot, es pat neatcerēs, ka tas pirmais jautājums ir tāds, kad es par tām bailēm, un tad es sāku pētīt, ko es vispār par dienu baidos, no kā es baidos. Jo principā bailes par dzīvību, pat ja es braucu pie stūres naktī, piemēram, jā, kaut kas izskrien uz ceļa, tad es esmu tramīga vai ne. Nu, tāds ir mans stāsts par to, jā, tā kā es to varu palaist pa aplīti, parādīt, paskatīties, un ne tikai, jā, bet es mācos arī līdzsvarot savas čakriņas. Te var arī pamācīties un paskatīties visādi veidi, alternatīvi, ko es daru, bez medikamentiem, bet jā, es esmu diezgan tramīgs cilvēks. Kā es iemācījos no bailēm, pirms skatuves, kad skāptu uz skatuvi, tieši ar viens skaists, nevis piemēriņš, bet moments, kā pirms skatuves es vienkārši paņemu, uzlieku sev roku šeit uz krūtīm un dunu kā bite vai lapsene. Un tad es tā nomierinos, un to es varu darīt arī jebkur, kur es esmu cilvēkos. Tāds ātrā palīdzība sev. Paldies! Paldies! Jautājumi? Jautājumi, komentāri, refleksijas. Lūdzu. Rīkskas. Santa, bez šābām noteikti cilvēks sākas bērnībā savā. Ja? Tas pamats tiek likts bērnībā. Tas, ko jūs tik atradāt resursu savu iekšēju, lai stāstītu par to, kā ir bijis, liecina, ka tā bērnība nav bijusi rožaina, ja? Jūs tiešām esat daudz kam izgājusi cauri. Un šeit nepārtraukti, un tā kā vadmotīvs skan, ka ir jābūt stiprai, ka ir jāvelk citu ārā, jāpalīdz citam. Vai ir tomēr kāds bijis tāds brīdis, ka jūs esat atļāvusies būt vāja? Mans ķermenis toreiz, kad es salūzu, kad atvēros ātrā palīdzība, bet vienkārši mans ķermenis jau pateica, ka man ir jābūt vājai vismaz stanī brīdī, jā. Un kamēr es to apzinājos vispār, kāpēc, jā, un tagad es mācos būt, varbūt ne vāja, es mācos mīlēt sevi. Mazliet, jā, palaist kaut kur tā vaļā tos citus un vairāk sevi. Man dzīve vienkārši piemet tos, tās situācijas, kad man atkal un atkal kāds ir jāvelk ārā. Ne jau tāpēc, ka es meklēju tās situācijas. Ja, piemēram, pagājuši gadu man bija situācija, kad es esmu viens no koru karu dalībniekiem, Daugavpils tumšzilais koris. Ja? Pagājuši gadu mums bija ļoti daudz darba. Attiecīgi es dzīvoju Rīgā, bet mums visi mēģinājumi bija Daugavpilī. Ceturtdiena, piekdiena, sestdiena mēs bijām Daugavpilī attiecīgi. Visa svētdiena mums bija kino studijā. Bet vienā brīdī manai meitai nedēļas vidū viņa man tiek slimnīcā, viņai plīst olnīca, un viņai tika veikta operācija, kur bija 800 ml asins vēderā attiecīgi. Tā atkal, tā kā man ir jābūt vienā vietā, kur man ir jāsmaid un jābūt stiprai, bet te man ir jābūt ar bērnu, un man ir jābūt vēl stiprākai, un man jāvelk ārā tas bērns, un man jābūt, tas ir automātiski. Man ir automātiski ieslēdzās tas, ka man jābūt stiprai, ne jau tāpēc, ka es tagad būšu stipra. Tur automātiski tas notiek, bet es ļoti vēlētos būt, varbūt ne vāja, bet sieviete, kurai būtu blakus kāds, kurš vienmēr padara man to iespēju būt tā kā vājākai, lai es varētu iet uz priekšu un
Ne ar to stiprumu, bet vispār priecāties par dzīvi. Kaut kā tā. Paldies. Vēl? Jūs neesat mēģinājusi runāt par bailēm ar kādu speciālistu? Nē, tāpēc, kad man nebija nekad laika īstenībā, jā, tāpēc, ka bija tā baigā skriešana, es dzīvoju Rīgā. Pirmdiena, piekdiena darbs, Rīgā ir attālumi ļoti lieli, ka tev tur vēl ir laiks jātērēt uz ceļu, jā, bērnam visādi pasākumi, viss kaut kas, un tad katra, nezinu, tur piekdienas vakars, sestdiena, svētdiena, tad es atkal braucu kaut kur Latgalē uz mēģinājumiem, ar grupu mums ir pasākumi, man nav laika tam. Tāpēc, ka jūs nenoliekat sevi kā prioritāti. Nu, no malas vienmēr ir ļoti vienkārši to pateikt, vai ne? To tā ir, jā, bet es nemācēju. Es nemācēju to. Man gribējās tik daudz visu kaut ko darīt savā dzīvē, kad man bija neinteresanti vienkārši atnākt mājās un neko nedarīt. Man vajadzēja kaut ko darīt, lai mana dzīve būtu piepildīta un interesanta. Un attiecīgi no tā, protams, es pati sev varbūt aizpildīju tik daudz, ka es vairs nespēju ar to jau nekontrolēt jau, vai ne, bet tā ir sanācis. Es mācos sevi mīlēt, es mācos atrast savu laiku, jo tāpēc es arī atbraucu uz šajieni atpakaļ, jo te ir mierīgāk, te ir citādāk. Man vajag dabu, man vajag iziet mežā, man vajag ūdeni, man vajag ezeru. Es tepat varu vienkārši 5 minūtes, nu labi, ne 5-10 minūtes, tu esi izbraucis pa visu pilsētu. Jā, un tad man ir laiks atkal sev. Šeit man ir laiks sev. Bet jā, man bērns ir palicis Rīgā. Mana meita ir palikusi Rīgā, jo viņa izvēlējās, viņa ir 16 gadi. Protams, ka man ir grūti, bet ja es izvēlēšos atkal viņu, tādā ziņā, kad viņai tikai veltīt, viņai ir jāiemācās būt patstāvīgai, ja mamma būs laimīga, arī bērns būs laimīgs. Mēs tiekamies jebkurā gadījumā, un tas vēl tāds, mūsu tās tikšanās sataisa vēl perfektākas, vēl interesantākas un garšīgākas. Var daudz par to runāt. Es īstenībā, ja būtu mans laiks 2 stundas, man liekas, man būtu par ko runāt un stāstīt. Man būtu, bet laiks ir tik, cik ir. Es nekad par to nerunāju. Internetā vienmēr visi, tur tik tāds viss kaut kā interesants, tu vienmēr tik smaidīga, vienmēr tāda, bet jūs nezināt to, kas ir tur, tajā pusītē man aiz manas maida. Tur ir viss kaut kas. Paldies, mēs vēl parunāsimies. Kurš? Pēc kārta? Pēc tik brīnišķīga stāstījuma un interesanta stāstījuma grūti būs kaut ko tādu interesantu saistošu jums izstāstīt. Jums bija iespēja pirmiem runāt, vai ne? Nē, tas ir labi. Jā, tas ir labi. Pēc profesijas esmu narkologs un sākšu varbūt ar profesionālo šo te piedzīvojumu. Kaut gan pašā bērnībā bailes no špricēm bija, ja? Un iedomājieties tādu situāciju, agrāk Kauntā strādā dr. Serkisens, ja? Jā. Un viņš ar medmāsiņu, ar zirgu atbrauc bērnus potēt, es pamanot viņu un zinot, ka tā būs potēšana, un tās bailes bija tik izteiktas, ka nolēmis aizbēgt, bet, nepaveicās tā ziņā, ka izdomāju to maršrutu caur rudu lauku, un tie rudi bija saguluši, un es tur pakritu, un tad man tur panāca. Diemžēl, tas tāds profesionāls sākums bija, jā. Vēl viena no tādām baiļu situācijām bija pirmajā darba gadā, kad, Piltenē bija atvērta narkoloģiskā nodaļa uz 60 gultām, ziemā maksimums bija 83 pacienti, jā, un diemžēl pacienti bija arī, kurie mēģināja ienest alkoholu, un pēc tam tā alkohola lietošana, un pēc tam arī savstarpēji strīdi un pārējie. Un bija viens pacients, kurš savā dzīvē bija vietās nepārāk tālās, bijis 25 gadus. Un viņam bija, viņš teiks, augstākajā hierarhijā, ko ieslodzīto bija, viņam arī tāds iesauka bija buldogs, Lai raksturot viņa raksturu vienā no situācijām, kad
viņš bija kaut ko tur nolaupījis un milicija viņu mēģināja noķert. Viņš noslēpās, tie, kas padomu gados dzīvoja Rēzeknē, zināja, pie autos, tas bija toalete. Un toalete bija tāda ikdieniška, kur tie caurumi divi bija. Viņš, lai bēga no tās milicijas un ieleca iekšā tajā toaletē, noslēpās tajos, viss, kas tur bija iekšā. Nosēdējis līdz naktī, ja, un tad tur nomazgājies tajā upē, izpeldējies mūsu Rēzeknes. Cilvēks ar dzīves pieredzi, cietuma 25 gadi. Situācija ir sekojoša. Rebirs uzdāvināja mums to darba rīkus, jo tur ļoti labi meistari bija, visu to, kas tur bija pilcena apkārt, un dārs, 4 hektāri zemes, un dīķis tika, un pagrabs atjaunot. Visi pacienti to darīja. Tādā vienā momentā tos Rebieru uzdāvinātie instrumenti pazūd. Pazūd, jā. Padarbojoties ar citiem pacientiem, vienīgais, kas tajā naktī bija gājis ar vēl vienu kaut kur un pārvietojies, bija tas mūsu buldogs, tā saucamais, jā. Tiek pasaukts un viņam teicis, tātad, vai atnes to instrumentus, vai, tiks izrakstīts no nodaļas, un viņam draudēja, agrāk bija Olainē ārstnieciskā profilaktors, LTP, kur viņš ļoti negribēja. Tur uz gadu, pusotru un 2 pat ievietoja. Kaut kas līdzīgs cietumam. To viņš ļoti negribēja uz turieni. Un paiet kādas apmēram stundas, jau vakarā 8, sēžu savā kabinetā, viņš ienāk, aizver durvis. Zinot jau tas klusuma brīdis, māsiņa tātad jau uz to kabinetu vairs neies uz to pirmo stāvu, kur es esmu. Un pienāk klāt un sāk draudēt, jā. Bet labi, ka tam galdam apakšā bija tāds nožogojums. Un neredzēja, ka man tā labā kāja šitā balsta gan saglabāja mierīgumu, jā, un nosvērtību brīnos, kā izdevās, un nebija tās pieredzes, jā, bet tā kāja nodevīgi, jā. Labi, ka kāja bija čības, un pret to grīdu neskanēja tas nodevīgums, jā. Bet, tas viens no tiem brīžiem, ka tīri profesionāli, teiksim, mūs mācīja un, teiksim, nestaigāt ar kakla saiti, jā. Ejot, pacientam jānāk pussoli pa priekšu vai blakus personālam, jā. Nekad ar pacientu, kuram sākās, teiksim, delīrijas, kuram sākās halucinācijas, viņš kaut ko redz, nesrīdēties, piekrist viņam, jā, ja viņš tur redz to vēlnu, teikt, jā, tas tur vēlns ir, varbūt mēģināt tur kaut ko precizēt, lai saprast, tas viņam no tā alkohola lietošana vai kāda endogēna saslimšana, jā. To jau laika gaitā to apguvām. Ja tas runā tīri par medicīniskām tām bailēm, kas bija to momentu. Bet, man izdevās notēlot drosmīgo, jā, un pēc 3 stundām viņš atrada tos instrumentus. Tātad mēs bijām vienojušies, ja viņš atrod, tad nebrauc uz to turieni. Ja, tā kā es esmu arī mednieks, medībās arī piedzīvojumi ir bijuši. Un viens no piedzīvojumiem bija, tātad notiek medības, kaut gan bija kolektīva vadītājs, bet vienmēr gāja par dzinēju. Man bija sunīši, bet būtības visa Latgale svētdien tika izbraukāta, gan Strūžā, Puršs ir briss un vispārējais. Bet, viena no situācijām, tātad mednieki stāv līnija, mēs tur 2 vai 3 denām to. Izrādās, ka viens no tādiem lielākiem kuļīšiem, 2-gadnieks, tiek savainots, jā. Un tuņi turpina viņu sekot, mēģina apturēt, sniegs ap ceļgaliem, jā, īpaši es arī nevaru paskariet. Pēc kādiem 3 kilometriem es tomēr viņus panāku. Gan suņus, gan to ievainoto meža cūku. Bet tuvojas tātad niedras, tāds purviņš, kārkli, biezoknis, spēka arī man nav paskriet vairāk, jā. Tas kā iebļaujas tos suņus, pabļauj, lai viņi pametas nost, skrienot tur tiek šauts no metriem kādiem 15. Iznāk tam meža kolim dibenā. Pēkšņi viņš apgriežas un
skrien virsū. Un no kādiem pāris metriem es viņam šauju pierē ar lodi. Diemžēl viņš turpina skriet, es atgrūžos ar rokām, atkrīt atpakaļ, un viņš aiziet garām. Pāris minūtes sēžu, noslauko šitos sviedrus augstos, jā, dzirdu suņi ir panākuši viņu tagad tur uz vietas. Rokas asiņainas, arī ierocis asiņains, jā, atelpojos, tālākais jau veiksmīgi sanāca, jā, ar tiem visiem pārējiem. Bet atkal neapmierināti pārējie mednieki, ka tālu 3 kilometri jābrien un tas meža kulis jāvalk laukā. Vēl, kad bija bailes, sava veida tāds Biļakas pusē medījāmies, kā viesmednieks, kā vienmēr par dzinēju, un mednieki atkal savainojuši meža kuilīti, jā, un viņš pagājis tur metrus 30-50, tas, kas bija šāvis, saka, asins ir, bet nav. Tā kā visi tur vēl iet un satikšanas iet, es paiešu ar sunīti. Suns atnāk, palaiž suni, un pēc metriem 30-40 dzirdu suns jau darbojas. Vajag mēģināt, jā. Bet suns nevar to noturēt kuili, es skrienu tur un neizdodas tur arī panākt. Un baigais meliorācijas grāvis. Tagad es domāju, ka es tagad pa to, tur mazāk sniega, tomēr ledus ir. Es mēģināšu tad to panākt, to visu. Skrienot, es neskatos, kas tur zem kājām, jā, un izrādās bebri uztaisīs āliņģu. Un es tā āliņģi līdz padusēm iekšā. Tieku laukā, bet mobilais, jau tā laikā bija mobilais, tie pirmie mobilais nestrādā. Es esmu svešā vietā, atkusnis, migla, vakars. Un es nesaprotu, kur es esmu, jo purs, mežs, bet, suns nostrādā, mēs pēc kāda puskilometra mēs to kuilīti panākam, tomēr tajā purvā mežā, un sakaru nav, migla, dzirdamības nekādas, jo puiši brauca ar mašīnām apkārt, un turpat ir Krievijas robeža. Tagad uz kuru pusi iet? Ies uz robežas pusi, tiksi Krievijā, arestēs ar ieroci un vispārējo. Bet labi, ka es atcerējos, ka tur ir dzelzceļš, jā, un tai brīdī bija gājusi vilciens un varēja dzirdēt, tātad uz to pusi nevajag iet, jā, jāmēģina uz pretējai pusi. Pēc 4 stundām mani atrada, jā, viss slapš, bet viss foršākais bija tas noslēgums, ka, mašīna tagad ir, es izģērbos tajā mašīnā, un tur mešsārs saka, kur tu biji, es viņam stāstu, es tur 1, 2, 3, 5 grāvīti pārskrēju, un viņi vienos naktī atrada to kuilīti. Un atkal daļa bija ļoti neapmierināti, daļa bija apmierināti, ka tomēr izdevās, jā. Pēdējais no kā vēl es baidos, vēl tagad tomēr baidos, tā ir no elektrības, jā. Tad, kad es mācījos Maskavā, draugam palīdzēja pārvākties uz dzīvokli 3. stāvā, jā, un tur viņš izdomāja plauktiņus uzkārt, pats aizgāja izmest miskasti, es ar urbiju un trāpu uz elektrības vada, un otrkārt urbim šis nebija, kā vecā parauga urbis, bija dzels, diemžēl. Es iekrītu vannā mitrums, jā, un urbis uz krūtīm. Tas kliediens man bijis tik skaļš, ka viņš bija 3. stāvs, viņš kaut kur to atkritumu urnu tur bija aiznesis, viņš pat dzirdēja, kā tas kliediens. Es īsti jau neceros. Labi, ka viņš tur minūtes vai cik tur laikā bija atpakaļ un atslēdza to elektrību. No šī brīža es tomēr elektrību vēl turpinu baidīties. Pēdējais gadījums no sava veida bailes bija. Kāpjot Araratā, pagājušā gada nogalē, nepaveicās mums, jā. Vienu nakti mēs neizgulējāmies, jo tur tie suņi, kas sargā tos ganāmpulkus, visu nakti atturēja, kā vietēji teica, bija parādījušies vilki, tāpēc bija. Otrajā naktī, jo tur tuvu pie Irānas robežas, jā, kara lidmašīnas lidoja, jā. Mēs atkal neizgulējāmies.
kaimiņš, kas teica, blakus teltī gulē, teica, kad te viņam tā kerosīns beigsies? Nu, nevar saprast, jā. Treniņu kāpšana atkal nesanāca, mēs pusceļu aizgājām, sākās negaiss, labi, ka paspējām atpakaļ atgriezties, un tik elektrizēts tas bija, gaiss viss, jā, ka tīpaši es baidos to elektrību, jā, sāk rokas rīcēt, pieskaries pie akmens, noņem to strāvu, to visu pārējo. Tad jākāp tad uz to virsotni, un sākam kāpt pulksteni 12. naktī, diezgan tādā pātrā tempā, aklimatizācijas īsti nebija. Viens no dalībniekiem jau pusceļā izjūta, ka nevarēs tālāk. Man spēks it kā ir, viss varēšana ir. Sākas pamatīgs vējš, putekļi pa gaisu un kaut arī brilles ir kreisajā acīs, kaut kāda putekļi tiek iekšā, sāk asarot acis un pēkšņi pāris minūšu laikā pazūd redze. Bet tā, ka es biju iepriekš jau kāpis arī kalnā un vienmēr tam procesam bija gatavojies, ka varētu sākties kalnu slimība, ja krieviski garņaška, jā, tā. Un vienmēr bija ņemtas līdzi zāles speciālās, kas šādos gadījumos būtu jābūt, jo viss trakākais ir tad, kad sākas plaušu tūska vai smadzeņu tūska, tad galvas sākas, vemšana sākas un teiksim, samaņas zudums varētu būt. Šeit burtiski 2-3 minūšu laikā pazūd redze. Un es tiem ko kopā kāpam, es saku, viss sākās kalnu slimībā, pameklēt uz somā, es neredzu neko, pameklēt somā medikamentus, un viņi paskatās, somā nav atsācis nometnē. Tas atkal tāds trieciens, jā. Bet kazus vislabākais bija tā ziņā, ka tā kreisā acī ir trāpījis tas putekļi, un tā acis baigi asaro. Un viens saka, neraudi, ka jau nākošais uzkāpsi tajā virsotnē. Un līdz virsotnē burtiski bija 100 metri, jā. Viņi pēc tā skaņas, kad viņi tika līdz virsotnē, pagāja minūtes 15-20, jā, cik man būtu uzkāpt. Traģiskākais baidījos to, ka sliktāk var sākties smadzeņu tūska vai plaušu tūska, kas varētu beigties arī bēdīgāk, jā. Bet viss beidzās laimīgi, un pēc diennakts jau ar citu grupu sasniedzām to virsotni. Tātad, manā tāda ikdieniška šīs te gadījumi, kur tie nav tādi man iedzimtās bailes, jā. Kaut gan, vēl nav ar izpletni lēkts. Vēl nav ar gumiju nolēgts, jā. Laikam tomēr ir kaut kādas, teiksim, tās bailes, ko, ja varētu vai nevarētu to. Bet es domāju, ka vēl ir iespējams, jā. Es domāju, ka bailes tomēr ir pastāv manī, jo viens otrs saka, varbūt pamēģinās uz Everestu, bet tā paskaitļot un zinot, ka katrs sestais tur arī paliek, jā. Laikam tās bailes par sevi saglabāšanu vēl pastāv, jā. Tāda tie ikdienišķie gadījumi iz dzīves, jā, no medībām, no profesionālās. Kaut gan situācijas ir daudz un dažādas bijušas tās rīkās, jā, bet, tā tas ir bijis. Paldies, Jāzep. Jūs stāstījāt daudz gadījumus un vēl daudz neizstāstījāt. Es saprotu, ka jums ir vajadzīgs vienmēr adrenalīns, jo jūs visu laiku domājat, ka jums, protams, mēs to zinām, kad rodās adrenalīns tādās situācijās, un cilvēks jau vairāk viņš sevi pakļauj kaut kādiem riskiem, jo daudzreiz viņš kļūst bišķiņ tā kā tāds pats kā narkomāns ar šīm lietām, kaut viņas īstenībā ir izraisa bailes. Un ko jūs darat tādās brīžos, ka jūs tās bailes uznāk? Vai jūs tiekat tā kā paralizēts, vai jums uzreiz galvā tur sāk strādāt viss, vai kādā veidā, kā jūs to izjūt? Vai jūs sakat, Dievs palīdz mums? Tā kā bailes lielākoties laikam saistīties ar to, ar katrs cilvēks ar savu veselību un dzīvību, jā, tīri no profesionālā viedokļa, no medika viedokļa, pirmais, kas nāk
prātā tie vissliktākie gadījumi, kur šādas situācijas ir beigušās nepārāk labi. Jā. Tas, teiksim, jā. Bet zinot tās situācijas un tad pārdomājot, ko man jādara un kā jādara, jā, ko citi darījuši, jā, tas palīdz tās bailes arī pārvarēt. Jā. Teiksim, bailes, pēdējā reize, kad skrēja uz Tirnubukā 12 kilometrus, jā, bija viens moments, ka jūtos varbūt nesasniegšu to finišu, jā, kaut kur pēc 10 kilometriem, pēkšņi parādījies izteiktas sāpes muskuļos, jā, bet zinot, ko un kā jādara, jā, pārvarot arī šo, teiksim, tādu diskomfortu un finišs tika sasniegts. Vienalga, jūs nevarat bez tā iztikt bez šo te. Jā, tas ir savu, tas katrs gūst pārbaudīt sevi. Katrs gūs ar savā veidā šo te gandarījumu ar to, ka daudzi prasīja, ko tev dot tas kāpšana kalnos, jā? Grūti jau tā vārdos izstāstīt, ir jāuzkāp pirmoreiz, jā? Es biju jau 6 kalnos, jā? Bet, izvērtējot savas spējas un es nekāpšu tā Everestā līdz virsotnē, es varbūt pakāpšu, jā? Lai izjustu to, jā? Varbūt labāk es uz Argentīnu aizbraukšu, jā? Vai beigsies karš tur Irāka, Irānā, tur ir viens smuks kalns, jā, Taģikas, tā varētu aizbraukt, jā. Zinot to, ka tev ir labi biedri ar to kāp, jā, tu vari tās bailes pārvarēt. Teiksim, Montblanā, paveicās man uzkāpt līdz virsotnē, un galvenais ir ne uzkāpt līdz virsotnē, bet atgriezties no virsotnes un nokāpt lejā, jā. Montblanā uzkāpa pateicoties, tam Jānis bija tāds, jā, kurš Elbrusā 2 reizes kāpa, viņš ir 20 gadu jaunāks un spēcīgāks, bet neuzkāpa viņš, jā, tā piegājienā. Un pateicoties to, ka man izdevās viņu motivēt, ka mums jātiek līdz tai virsotnē. Es pirmais tiku, bet atpakaļ ceļā es pirmais nolūzu, jā, kur palika kāds puskilometrs un ar lielām pūlēm. Mēs ceļā pavadījām 16 stundas, jā. Bet, to ceļa posmu, kur bija jārāpjas jau pa 70 metru tātad šo te sienu uz leju, jā, mēs nolēmām, ka tomēr nerāpsimies. Tā dzīvības bailes par savu dzīvi, tomēr bija iespējams pārvarēt. Jāzina, dzirdēts, ka uzkāpt ir ļoti grūti, bet kāpiens uz leju ir vēl grūtāks. Tur visvairāk bojā iet kāpjot uz leju. No tā paša Montblāna, man liekas, 3 gadu atpakaļ 2 latvieši aizgāja bojā, jā. Bet man paveicās uzkāpjot Elbrusā, pēdējie tie kāpšanas bija 20 metri palikuši, un nāk mākonis, un gribas sasniegt ātrāk, lai varētu nofotografēties. Un domā, kā es nofotografēšu, ja tur mākonis miglā, jā? Un es pielieku soli, un pēkšņi nav ko elpot, jā? Paspēr 10 soļus, tev jāatpūšas. Un kāpjot lejā, bija biedris, kurš vairākās kalnos bija kāpis, es jau priecīgs eju, viņš tā aizmirst, lēnāk, tā kājas, nesteidzies, apstājies, lēnāk. Tas palīdzēja, teiksim, laimīgi atgriezties, jā? Jo no tās grupas, kur bija kāpuši lejā, viena ukrainiete nolidoja no tās slīpā gājiena, tur kad ir 200 metri, viņa pārāk relaksējās, papriecāja, bet viss laimīgi bija. Tas ir galvenais, neuzkāpt uz to virsotni, bet atgriezties dzīvam un veselam. Bet izbaudīt to sajūtu, uzkāpjot augšā, es ieteiktu visiem. Redzi atjaunojās, cik kādi? Dienakts laikā. Jā. Tas ir reta komplikācija, ļoti reta komplikācija, es vēlāk lasīju, jā. Biežāk ir sākas slikta dūša, vemšana, jo smadzeņu tūska, plaušu tūska. Bet... Tu redzi, tas ir arī, šoks bija liels, es bet tā kā es biju iepriekš jau lasījis un gatavojies tam, kā arī varētu tādas būt situācijas, ja,
bija šoks kādu vienu momentu. Un tāpēc arī tie, tās asaras plūda citu apstākļu pēc, jā, bet, nu, tagad ir savu atcerēties vienkārši. Tad jūs kāds palīdzēja nokāpt tur? Noveda mani lejā. Pilnīgi neko nevajadzēja. Pavadonis. Tomēr vēl vajag kāpt, ja? Pareizi! Labi. Nē, tas nav izaicinājums. Tāpēc es saku, es uz Everestu nekāpšu. Tas būtu... Paldies. Pie Jāzepa mēs vēl atgriezīsimies. Tad dosim vārdu Guntim. Jā, tā kā tas noslēdzošais, noteikti pastāstīšu nedaudz no cita viedokļa, no karavīra, tad nedaudz par sevi. Tad, kā saka, esmu profesionālā dienesta karavīrs, jau 20 gadus profesionālā dienestā. Tad man ir 5 misijas pieredzes, tad arī nācies, kā saka, bišķiņu pakarot nopietnāk, arī tajā pašā ietvarā, arī pieskārsimies nedaudz klāt. Un kopumā es, kad teicu jāpiedalās šajā pasākumā, domāju, uzdot jautājumu, kas ir bailes. Un jūs tieši to spēli parādījāt, kur tad jautājums ir, pirmais jautājums, kas ir bailes. Un tad es, man liekas, pusdienu pie sevis domāju, kas ir bailes un kā es sevi definētu. Un priekš sevis laikam es teiktu, ka bailes priekš manis ir tad, kad es nespēju kontrolēt situāciju. Un tad, kad es nevarēšu kaut ko izdarīt un tas nav mans ietekmējums, ja? Un varbūt es no tā baidīšos. Tad izteiktas bailes, lai teiktu, čūskas, tad, jā, man no sākuma viņām bija bail, bet no kā viņas mainījās, mēs, kā saka, bāze, mums ir Luznavā, un tur ir diezgan daudz čūskas. Viņas tur rāpo, un tu sāc pierast pie tādām lietām. Redzi čūska, nekas. Kāpēc čūskas varbūt? Tāpēc, ka visam ir antidots saucamais, ja? Tad attiecīgi iekožot laiks, tad visam ir cik nepieciešams. Un misijas rajonā, tad viņas vienas no indīgākajām bijām Afganistānā. Un tāpēc tad es teicu karavīriem saviem, ja es sāku skriet pa lauku, haotiski kaut kur šaut, tad jūs zinat, kad es redzēju čūsku, viņu mēģinu uzbrukt. Ja? Bet, kā saka, laikam dzīvē nesanāca, bija atrāpojuši, bet tas ir tā, ka tas vairs neietekmē, nav blakus un zem kājām neskrien, un tas viss maina. Tad bailes, tad ar katru reizi, tad, kad tu to redzi, viņas pazūd. Un es vairāk teiktu, izteikta baila būtu tad, kad es to vairs nevaru izdarīt. Un tad viss beidzās, un tās ir bailes. Un man tāds uztraukums, es tam visam pieliktu uztraukumu vairāk formulētu. Tad arī pieeju lielāk, kad arī karavīri, kad uzdod, kā tu baidies, saka, kā, ja. Un te atkal tāds ir, ja mēs padomājam definīcijā, kas ir kas, tad bailes, ja, tad visiem ir. Un ja viņas nav cilvēkam bailes, tad tas ir bīstami. Cilvēkam ir pašaizsardzības orgi izslēdzās. Tad, kā saka, viens pierādījums no savas dzīves arī pieredzē, kā saka, palielīties gribēju, es pa virvēm staigāju, tad, kad ir, bija Kaķīškalns, Siguldā ir. Bija viena no pēdējām trasēm, tur virs 10 metriem augstums, un es ar kaut ko gāju kopā, un es tad runāju, saku, es jums parādīšu, kā ir drošības sistēma darbojās. Un es saku, davai, tad esat gatavi skatīties. Un nezinu, kāpēc kāds iemesls notika, kāpēc es to neizdarīju. Es pagāju 1-2 metrus tālāk, man jāpārāķējās, drošība. Un viņa nav pieāķēta. Vienkārši es būtu tīri veidā, tā arī nokrits. Kaut kas, laikam, augšā vai vēl kaut kur saucam, kā gribam, tad attiecīgi, neizdarīju. Un tad es sapratu to punktu, kur arī tieši tā pieminē. Tikko cilvēkam pazūd bailes, tad mēs paliekam, kā saka, bezspēcīgi un mēs ejam bojā. Un tad no visa šitā skatoties, tad savā dzīvē es arī tad ejam cauri, tad bailes sanāca dzīvē būt kur. Tad Irāka. Aizbraucām uz Irāku. Operācija notiek šaušana, pirmo reizi skrienam ārā, tad pilsētā notiek šaušana, jābrauc skatīties, kas tur notiekās, kas civili iedzīvotāji. Mēs skrienam, vai mēs esam gatavi, vai tās bija bailes, uztraukums bija, tad iekšā tāds nedaudz bišķiņ tā kā vieglas tirpas, bet tu spēji operēt. Tad es bailes saprastu tādas, ka, es nevaru, es sēžu, es lēju, jūs sēžu paši, jā. Nav. Uztraukums un lielākajā daļā es pieļauju karavīriem profesionāli, tad speciālo spēku karavīriem tās ir ļoti minimizētas, tur cilvēki dara lielāko daļu uz automātismu, un viņi tam ir trenēti, un tādā veidā viņas trenē. Tad es tajā brīdī gāju, vienkārši kaut kāda nervozitāte tajā visā ir iekšā. Un kāds to saka, tā ir bailes? Jā, es nevaru noliekt, bet, teiksim, mēs to pieņemam, tas būtu kaut kāds uztraukums iekšējais, kas cilvēku liek mobilizēties, skaņa, būtība, viss, kas riņķī uzreiz uz acis lielākas, viss pavarās un skatāmies virzienu. Ja? Un tas ir tas, kas mobilizē cilvēku un ļauj izdzīvot dažādākās situācijās. Un arī es, kā saka, mēģināju kaut ko atrast,
internetā, un tur arī tas pats ir minēts, ka tas mobilizē, sagatavo, un mēs esam rīcīgi spējīgi. Ir tad, kad ir rītīgas bailes, tad mēs atkal varbūt vispār apstājāmies, viss cilvēks nekustās. Kaut vai viņš ir profesionāls gadiem gatavots, viņš var apstāties un nekas nenotiek. Cilvēki sāk ratīties, augsti, rokas, drebuļi, viss kas tad. Tas ir tad vairāk no tāda karavīra viedokļa, tas bija kaujas šoks saucamais. Ja? Tad tas būtu zem tām bailēm, kas aiziet apakšā iekšā. Un tad tā ir. Tad jautājums, kas dzīvē, tad minēja, tad lec ar izpletni, lec ar, kā saka, ar izpletnis ar auklām. Tad Siguldas tiltu, varbūt, kas zina, redzējuši, tad tur ir tāds diezgan labs kviltāti grāvi iekšā. Nu, tad iedomājieties, ieskienās pa tiltu, ielec čalis un aiziet ar virvēm galvu uz leju. Nu, to es esmu darījis. Tad, vai tās bija bailes? Nē, tas bija jautri, adalīns, tā kā minēja kaut kur, ja. Nu, ir darīts tādas daudz lietas, un tāpēc tad domāju, bailes, kā lai to definē. Tad tas ir pašaizdarbības organisms. Un ja tas normāli darbojās, tad attiecīgi tagad arī augstumā, ja es atrodos, skatos uz augstumu, tā kā daudz klipu varbūt redzējuši uz simtstāvīgām mājām, cilvēki bez drošības siksnām stāv pie malas un tur vēl. Nu, es to tā nedarīju, tāpēc, ka es apzinos, ka var nokrist un sasisties. Ja? Tāpēc tas ir tāds aizsarga mehānisms, kas palīdz izdzīvot. Un, ja to dari adekvāti, tad problēmas nebūs šajā lietā. Sanāca būt arī kaujās, kas ir cilvēki, tika, kā saka, bruņuvestē tika trāpīts lode, bruņuvesti izturējis, nokrita lejā. Tad, vai jānobīstās? Nē, bet tajā pašā brīdī man bija pilna apziņa, kas ir jādara, lai nenotiktu tālākās darbības. Ja? Un tad jautājums, vai tās ir bailes? Nē, karavīram viņas ir trenētas, mēs trenējam un patstāvīgi tam gatavojamies. Un kāpēc tie daudzie treniņi ir nepieciešami un to visu redzēt? Tikai caur šādu prizmu mēs darām automātiski, nespējam nobīties un turpināt darbu. Ja? Un tas viss trenē tādā veidā. Ko vēl varētu tad dzīves interesantāks? Tā, bailes. Grūti nu baidīties nav. Es nezinu. Visam ir treniņš apakšā. Tad pateikt, ka kaut kā izteikti baidīties, arī pasākumā, šeit piecienas mēs atnācam, ja tad mēs runājam, tad savā veidā tas ir. Cits var teikt, ka tas ir bailes, cits var teikt, ka ir uztraukums. Mēs vienmēr baidamies no kaut ko. Tad, ja tu gribi dzīvē būt perfekts un sasniegt daudz, tad katras kļūdas tā var saukt par bailēm vai uztraukumu. Es viņu visu laiku saku uztraukums, ievelc dziļāk elpu, vai, kā saka, kolēģi minēja, uzliek padu un viss notiekās. Ja? Tad, tas tāds bailes priekš manis ir tāds abstrakts iedziens. Tas ir tā, ka, ja ir bailes, tas nozīmē, ka es neko nedaru, es stāvu, liekas, man ir mierā, es neko nezinu. Un tad tas parādās, jā. Ir daudz fobijas, kas izsaka bailes, jā. Un man arī tas sakām teiciens kaut kur parādījās. Bailēm ātras kājas, kāpēc? Tāpēc, ka tu dzirdi to, ko nevajag dzirdēt, viss ir skaļš, un tu vienkārši tur, kur acis rāda uz turieni, tu arī velc. No tā noteikti tas arī teiciens ir veidojies. Bet pie visa treniņa, katras situācijas atstrādāšanas, tās bailes vienkārši pazūd. Baiļu nav kā tāda tajā visā, tāpēc tādas lielas teikt, bailes man grūti ir, kā saka, izdomāt, no kā es baidos. Bet es neteikšu, ka es nebaidos. Noteikti ir lietas, ko es neesmu savā dzīvē pieredzējis. Tad dzīvē sanāca, kā saka, krituši cilvēki, vēl kaut kas. Es vienkārši darbojos situācijā atbilstoši. Saprotu to, ka man tas ir pienākums, varbūt nē. Es esmu tam gatavots, trenēts. Un es dodos kopā ar cilvēkiem, tad, piemēram, kā es komandieris, tad visi jau uz mani vēl skatīsies. Ja es sākšu nobīties, kas notiks tālāk, ja, tad es varu apstādināt visi pārējie, kas atrodas aiz manis. Tad tas atkal tāds kā vodmotīvs, kāpēc tu nenobīties un jāiet uz priekšu. Un tad sanāca, tad bija kritušie cilvēki, ja tu vienkārši dari automātiskas darbības. Tu pieeji, tu saproti, es pat teiktu, šajā gadījumā, kas manā pieredzē bija, tad es skaidrāk redzēju. Es redzēju, sapratu situāciju, kas notiekās, kā jāreģē. Man tas tā kā uz tām brīdīm uzreiz ir tāda situācija, ka tu tā kā atveries vaļā. Nedomā par citu, tikai situāciju, sagatavo sevi, tā ir zini, tas darīs to, iedod uzdevumus vēl visiem un viss notiekās. Tas ir, pieļauj, ka tas ir treniņi, ilgstoši treniņi, kaut kāda arī psiholoģiskā sagatavo savus briedumus tam visam apakšā. Tas arī veido to principu, kāpēc tu nebaidies. Un es vēl tad paskatījos, lai nākot uz šejieni, ko baidījās vispār karavīri. Tad otrais pasaules karš tāds bija, ko es tad iemetu, no kā tad lielākās bailes bija no artilērijas lādiņiem, tad karavīram. Ja? Kāpēc no artilērijas lādiņiem?
kā saka, ja šauja artilēriju, nu tu nezini, kad viņi atlidos. Viņi vienkārši atlido. Kaut kur cilvēks skatās tālumā, tevi ieraudzīja, un viņš atlido, un ir sprādziens. Un tu nevari kontrolēt. Tās ir situācijas, kas pazūd kontrolē. Un tad otrais pasaules karš, tas bija viens no tiem, kad tas ir vislielākais, no kā baidījās artilērijas lādiņi. Tad vēl bija pa reģioniem, kur tad ir sadalīts, kur tad parādās, ka tur, kur bija džungļi, tur ir tieši tuvās kaujas slēpņi un attiecīgi tūciņas. Un tāpat vēl bija Vietnamā, kur tās salās jālien iekšā, nu tur cilvēkiem ir jābūt trenētiem. Vai es līstu? Nu, es varētu teikt, ka man ir varbūt bailes, ja? Nu, kāda situācija varbūt ir savādāk rīkot. Uz stāv aiz muguras karavīri, nu es nevarēšu pateikt, ka es tur nelīdīšu. Nu jālien, nu tās bailes tiek pārvarētas. Tad pat Klusais okeāns, jā, amerikāņiem tad vairāk bija tā, ka viņiem uz maiņu, lai cilvēku psiholoģija nenobeidzās, jo ilgstoši atrodoties tāda kara situācijā, stresainā, cilvēks vienkārši izdeg. Un tur arī sākās. Tad viņiem rotācijas princips bija kāpēc, un tad laikam mūsu rajons vairāk bija uztraut tieši, kad tevi kā bats, violence, tad tas ir vairāk spīdzināšana un visa tādas lietas, ja? Jo saprotu, šis gals vairāk no tās vēstures, tad te notika viss, ko tu var iedomāties, ko cilvēkam ļaunākam nāk galvā, tas tika izdarīts un trenēts pret cilvēkiem. Ja? Un tas tad arī karavīros radīja lielākās bailes. Vai karavīrs baidās no nāves? Un es sevi uzdevu, vai es baidos no nāves? Nē, no nāves es nebaidos. Es varbūt vairāk baidītos no tā, kad es paliktu guļošu un neko nevaru izdarīt. Un tas kroplis cilvēks, tas ir cits jautājums, bet arī no tā nebaidīt. Un tieši, kad es guļošu un es esmu bezspēcīgs, tad tās varbūt man būtu tādas bailes, ja, kas kā karavīram, es domāju, tā ir lielākā problēma. Un tad tas bija pa Otro pasaules karu, tad Ukrainas Krievijas karu paskatoties nedaudz, ja, tad bailes tad arī aptuveni plus mīnus, tāpēc bailes viņa aizstāja ar to, kad ir kopības sajūta un aizstāvam savu teritoriju. Viņš baidās, bet man aiz muguras ir vēl 3-4 cilvēki vai vēl lielāki pūļi, ja, kas sargā, un tā ir mūsu teritorija. Un tad tās bailes viņi vienkārši uz kopēji sadala, un visi baidās, bet jāiet, nu tu dari, tas ir uztraukums. Es to saku uztraukums, citam tās ir bailes. Ja, jauniem karavīriem noteikti tās ir bailes. Un no Krievu puses tad attiecīgi paskatoties un tie interneta raksti tad vairāk izpaudās tā, ka tur ir nauda, kāpēc tu ej, tev jāizdzīvo, un jābaro ģimene, tu gribi, negribi, tev tāpat ir jāiet, ja, un tad tās bailes ir tādas. Un tas, kad cilvēki reaģēs nepareizāk, ja kaut kas notiek, viņi muks projām, tās bailes uzreiz būs tādas kā aizdedzināja sērkoci un visi aizmuks. Tikai tāpēc, ka viens iesāk un visi aizmuk. Ja? Un tas tad rada to situāciju, no tā tad baidās. Bet kopumā visā kara laikā visi baidās no droniem. Kāpēc? Tāpēc, ka redzams ir visi. Un tad tu saproti, ka tu esi trenējies, cik labi gribi, 20, 30 gadus, bet vienā dienā atbrauc viens putniņš un ieliek, un tev tas viss beidzās. Un ne tu vari kaut ko izdarīt, un tāpēc saku, es tad saliekot kopā, kā man izveidojās, tad bailes, tāpēc saku, tad, kad tu esi nekontrolē situāciju, tad tas varētu būt tas, no kā tad es varētu baidīties. Nezinu, bet es tā saprotu, ka tās būtu tās manas bailes. Tas būtu pa kariem, jā, ko vēl varētu pielikt klāt. Labi, es domāju, pietiks tad jautājumu vairāk, labāk uzdodat jautājumus, es tad, kā saka, iedziļināšos vairāk pastāstīšu. Tu kā komandieris, vai tu saskaries, gan jau, ka tu saskaries ar citu bērniem, respektīvi, kad tavi karavīri, vai gadījies tā, ka sāk uzvesties neadekvāti, vai sāk nepildīt pavēles, kā tad ir? Šajā gadījumā, cik man ir sanācis strādāt, es savus karavīrus tad arī esmu trenējis, tātad cik man ir sanācis pastrādāt vairāk kā nodaļas komandieris un pa misijām izbraukājis lielāko daļu. Nav gadījies, teiksim tādas, kad izteikti, ka tu redzi. Varbūt iekšā nervozitāte, jā, jo es kā parasti kā ir treniņš un kā tu rādi, tu esi piemērs. Ja tu esi piemērs, karavīri arī lielāko daļu, un ja mēs kopā esam trenējušies, visi sekos, un ja viņš uztraucās vai baidās, viņš sekos tāpēc, ka tu komandieris iet, jā. Un tas tāda arī tā kopības sajūta, kas tev trenē un iet uz priekšu, es domāju, kad karavīri baidās. Vairāk nebaidās. Un vairāk es pieļauju, kad jaunie karavīri, kad atnāk, viņš saka, es baidos, ja. Ir neziņa. Tad, kad tu nezini, kas notiksies, ja, tad atnāk uz valsts aizsardzības dienas, kā mēs jau zinām ļoti daudz, ja, tagad karavīri nāk un viņi, ja nezina, viņi no tā baidās, ka kas mums tur būs, ir sastāstījuši vecos, kā tā gāja tajās armijās un mocīja un vispārējais. Ja. Tad tas tagad ir ļoti mainījies, tas tā vairs nav, un mēs mācam cilvēkus, trenējam, mācam.
tad es pieļauju, nezināšana arī ir viena no situācijām, kas liek cilvēkiem baidīties. Ja? Tad, jebkādā situācijā, ja? Viņš nezina, kāda reakcija, ko darīs, viņš nobīstās. Ja? Un tad tas aizsarga mehānisms, viņš noslēpjās, viņš nerunā, kamēr tad pēc tam kaut kādas 4 nodarības esi novadījis, viņš jau saka, tur tāds jautājums jau pēkšņi, cilvēks atvarās, tātad viņš sāk izprast lietas un sāk uz to gatavoties. Trenēties treniņi, tāpēc arī dot cilvēkam iespēju sagatavoties situācijas. Un kā jau zinat, mēs cenšamies militārā vidē ļoti daudz izspēlēt ļoti līdzīgus atgadījumus, ja, tad mūlāžām ar visu, lai cilvēkam psiholoģiski ieraugot šito situāciju, viņš aptuveni saprot. Tas ir tā. Nav svarīgi, vai tās ir mācības vai nav, bet tas ir princips, ko viņš redz, norautu roku, viņš zina, kas ir jādara, jāuzlegšņi augsts. Reakcija notiek varbūt automātiski, bet viņš nenospēja nobīties tā, kad es apstājos un visu, un cilvēks nosiņo, pusminūtes laikā, ja, un tas pusminūte viņam varbūt pietrūks, lai savu biedru, tad, kā saka, glābt. Tavs stāstītā var noprast, ka tu esi redzējis situācijas, kāds ir bojā. Jā. Man sanāca, kā es jau esmu arī minējis, ja, es esmu tad, kad cilvēki dzimst, es esmu klāt bijis redzējis, un tad, kad cilvēki nomirst. Ja, tad es esmu abās galējībās bijis, ja, tad šajā gadījumā patīkamāk cilvēkam, ka piedzimst bērni un cilvēki dzīvo. Ja. Bet kopumā, sarauti cilvēki, nekas tas nav. Tas ir vienkārši, kā saka, es to redzu tā. Karš prasa upurus, un tas vienmēr būs. Nav svarīgi, kurš, bet tas būs. Un sanāca mācībās, lielās mācībās, kur mēs esam piedalījušies, viena no operācijām. Protams, tas visi mācība vidē, visi mācība. Un mūsu karavīri aptuveni, es tad kā rotas virssažans biju to brīdi, tas aptuveni, lai saprastu, aptuveni 100 cilvēki, kas ir zem manis, ne īsti zem manis, bet es esmu atbildīgs par apgādi, par ievainojumiem, par vispārēju. Un operācijas sākums aptuveni 30 minūtēs man ir aptuveni, es uz kājas, es jau uzrakstījis 30 cilvēku, kā saka, vārdus, uzvārdus, kur tad ir attiecīgi daļa kritušie un daži ievainotie, kas man ir jāsavāc no kaujas lauka, jānogādo pie mediķiem. Un mediķi es aizvedu pirmo sadaļu, kur man ir kaut kādi 5-6 ievainotie karavīri, un viņi saka, mēs neņemam. Tāpēc, ka tur jau ir 2 rotas, kas 2 gāja pirms mums, tur ir, var teikt, pa 90%, tātad 280 jau ir pilns slimnīcā. Mēs saprotam, ka mēs nevaram paņemt, un tad tā situācija. Un tu reaģē, tev jāstrādā. Ja? Tas, ka mums karavīri glābēji dara, sakārto, ja? Bet tu saproti, karš to pašu Ukrainā, ja cilvēks cenšas saprast, kara situācijā mēs tur visi būsim nav tā, nav. Un es arī to apzinos kā karavīrs, kad nebūs cilvēki, kad viss būs mierīgi. Ja kara situācija, mums jārēķinās ar kritušajiem, upuriem, un tas ir tikai, kā saka, priekš kara tas ir normāli. Tas nav normāli dabiski cilvēkiem, ja, bet priekš kara tas ir normāli parādīt. Ja tu to nespēji pieņemt, tad tā būs ļoti liela problēma. Paldies. Vēl? Jā. Tāda profesionāla karavīra viedokļa par to militāro vidi, ar to, ka jūs psiholoģiski esat trenēti un gatavojušies, un tā kā tās baiļu sajūtas, un tādu baiļu kā tādu jūs tā kā nepazīstat. Es domāju, ka noteikti viena kaut kāda baža vai baile tomēr ir par saviem... Par ģimeni mājās? Par tuviniekiem, jā, par ģimeni. Kā jūs ar to varētu komentēt? Par savējiem. Jā, es saprotu. Te, kā lai saka, mēs visi esam mirstīgi, ja mēs tā paņemam. Kaut kur man arī sieva ir tad pārmetus, kad es esmu augstasinīgs, tajā gadījumā es saprotu, ir cilvēki, ka nevar izglābt. Cilvēks iet bojā, tu nevarēsi izglābt, tu neesi visu varošs, ja? Tu neesi Dievs, tu nevari radīt šoreiz izdzīvot. Un te es esmu kaut kā, protams, kad man būs noteikti liels nožēli, ja? Bet tā, kad es būšu sagrauts un tās ir bailes, es tā īsti negribētu teikt, tāpēc, kad es apzinos, ka jebkurš var iet, un mēs varam šodien braucam uz mājām, un jebkas var notikties, ja, un tu apzinies, tev noliek fakta priekšā jābrauc un viss, un tad tev tāda uztraukums noteikti būs, noteikti pārdzīvošana vēl kaut, bet vai tās ir bailes, tad es nevarētu rīkoties. Tā kā es arī minēju, ja, kad bailes, manā izpratnē, tas ir tad, kad es vairs neesmu rīcības spējīgs, un vai jebkurš cilvēks, viņš rīcības spējīgs nav, un tad viss jau apstājās. Es tā neteiktu. Es apzinos, ka tā notiekās, ja, un tas būtu pārdzīvojums, bet vai es būtu nobijies? Nē. Es domāju, ka nē. Es rīkotos adekvāti, jo es to situāciju saprotu, ka tas var notikties dzīvē jebkas, un tad es arī spēju risināt tos priekšu. Un, kā saka, ja kaut kas notiekās, tad sieva man parasti to ej un dari un palīdz. Vēdiet.
vēl kaut kas, jo viņi nevar turēt. Bērniem ir zobi rauti ārā, un tad, kad zobārsts pienāk ar lielām knaiblēm un jāizrauj tas zobs, un viņam ir uzpāmts svaigs, un tev ir jātur bērns, kad viņš bļauj un viss sāp, tev jāieliek pirksts mutē, ir jāpiespiež, viņam sāp, tu zini, ka viņš sāpēs. Un tad ir, jādara. Kurš to darīs? Jā? Vai bailes? Nē, nepatika, jā, uztraukums, jā, bet ir jāizdara. Ja es to neizdarīšu, kas izdarīs? Ja? Un tad tāpēc tas ir situācijas. Bet es daru citam sāp, bet lai palīdzētu ar tādu man ir skaidrs mērķis, uz ko es eju un kā tas beigsies. Bērni arī ir tik nebailīgi, bezbailīgi. Meita jau ir lekus ar izpletni. Tad meita tuvi kaut kur tam varētu teikt. Jā, daudz dēls, es jāskatās. Dēls vēl neizlieca. Mums bija tā, ka uz 9. klasi bija iespēja uzdāvināt. Meitai uzdāvināja, meita piekrita elektrismu, un dēls teica, labi, man var kaut ko citu uzdāvināt. Pieļauj, ka viņš tāpat pārdomā kaut ko par dzīvi savādāk. Jā. Man tev jājautā, kas mums mainās tagad iespējams pieeja profesionālā armija vai tomēr iesaukums visiem, teiksim, džekiem. Ko tu teiktu kā profesionālis? Es teiktu, to, ko mēs jau redzam un novērojam, tad attiecīgi es teiktu, ka ir vajadzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir jauniešu iesaucot armijā, viņš pilnveido sevi, viņš vienkārši sakārto galvu, viņam jāspēj atbildēt par sevi, saglabo savu fizisko stāju, izskatu, viņš spēja pēc tam parūpēties. Un es domāju, jebkurai mātei patikt, ka dēls tomēr var, un viņai ir apziņa, ka dēls ir nākošais ģimenes turpinātājs un spēs parūpēties par savu ģimeni. Un noteikti ir vajadzīgi dēliem. Jā, tātad vispār tas ir vajadzīgs. Tas ir tāds jautājums, te tāds, kam tas ir vajadzīgs. Ja? Tad ir pietiekami daudz, kā saka, sievietes, kas izvēlas pašas, un tad, kā saka, man arī sieva ir, kas izvēlējusies pati dienestu, ja? Varbūt tāpēc arī man bišķi savādāk es uz to skatos. Bet šeit ir brīvprātīgs princips, ja? Un ļoti iespējas ir visiem, un nav liekas tā, ka nedrīkst. Ja? Ja tas būtu karam nepieciešams, tas ir savādāks jautājums. Tad varbūt es teiktu, jā, vienlīdzība un vispārējais tas ir cits jautājums. Jā. Tātad puikām tu par obligātu, jā. Bet, sievietēm brīvprātīgs princips atstātiem, jo tas neprasa situāciju šobrīd. Paldies. Jautājumi, refleksijas, savs varbūt kāds stāsts kādam. Ļoti labi bija klātesošiem redzams, cik dažādas ir tās sajūtas, sākot no radošu profesiju pārstāvi, beidzot ar militāru pārstāvi, jā, un arī Jāzepa stāsts no ikdienas, jā, ar buciņiem dzenoties pakaļ, ka tas tiešām bija ļoti tāds kolorīts, man liekas, tikšanās, kurā katrs stāstīja par savām sajūtām. Tas ļoti mūlis arī parāda, cik dažādas ir sajūtas, cik dažādi ir cilvēki, cik dažādas ir situācijas un cik dažādi mēs spējam reaģēt uz tām. Bailes tāds, kad cilvēks nevar pārvarēt tās fobijas, ja, tad jau tās slimības izpausmes, jebkura šitās bailes, kas man bija, tas ir pārvaramas. Treniņš, jā. Jā, treniņš. Un noskaņojums galvenais, jā, tīri sakārto savu galvu, un tad tu vari izdarīt daudz ko, jā. Tas ir tā, manā skatījumā, jā. Pēc būtības ar bailēm var sadzīvot. Vienkārši jātrenē. Jā, tieši tā, tas ir ļoti daudz, kas ir trenē. Ir bailes, ko nevar noteikti, jā. Nolikt no augstuma, jebkurš nevarēs, jā. Un tur ir jātrenējās ļoti daudz. Un varbūt arī galvā jāskat, kur jāiebūs pie speciālistiem, kas spējas palīdzēt nolikt no augstuma, jā. Jo mans pirmais lēciens, davai lecam, tad, kad otrais bija tā, tu jau zini situāciju, kā tur jāģēsi. Tu tā, labi, jālec ir, uzbrauc augšā. Un tad jau, protams, tas jau aizgāja tā, pavisam citā veidā. Tas ir, ko es dzirdēju, arī minēju, adrenalīns. Tas jau ir tā ir nākošā sajūta, kas tad attiecīgi tevi jau velk uz to. Viņš ir tā adrenalīns izdalās un arī, gan jau esat filmās redzējuši un viss, tad, ka karavīri cenšas, vai laižam uz kauju, jo mēs tur būs labākie. Tāpēc, ka tas ir adrenalīns. Viņš mierīgi dzīvo, viņam paliek garlaicīgi, un tad tas adrenalīns, kas liek davai skriet, bet viņi neapzinās to, kad situācija, kas var notikt. Tikko esi pieredzējis, izgājis cauri un saproti, kādi ir rezultāti, tu domā savādāk. Nu jaunie pasēžat mierīgi, neskrienat pa priekšu. Katreiz sestais neatgriežas no tā kalna, jā, arī no kaujas. Jā, tieši tā. Un te ir tāds trikī jautājums, jā, adrenalīns, un arī tāpat literatūrā bija tā, ka bailes, tad, kad pazūd pārvēršās, tad, kad uzspēlēts tādā drošsirdība un vēl kaut kas, ja cilvēki ir pierādīt sevi,
par daudz, un viņš pazaudē. Un visticamāk, ka tie būs nākošie upuri, kas neapzināti kritīsies un kas radīs papildus problēmas attiecīgi man, kā karavīram, ja es kā instruktors, ja, tad man radīs problēmas un jārēķinās to, ka būs papildus kritušie, tas man prasa resursus, jādomā uzreiz, slodze ir papildus arī uz visu reisu. Un ja es tādu ieraugu, man ir jāsāk domāt, varbūt viņi aizvest pie speciālista, paskatīties, kā dzīvē un ko viņi dara, un varbūt ir jāizrunā, jo posttraumatiskais stress gan jau visi dzirdēja, ja, tad arī pats es teiktu, es no maz, varbūt dienas, divas, tas pats artilērijas lādiņš, tad, kad viņš krīt, ja, izdara pietiekami skaļu sprādzienu un zemes vibrāciju. Viņš krīt, tad cilvēki aizbrauc projām, mums bija vairākas situācijas, kā saka, es aizbraucu mājās un tāda skaņa, tad tā kā bišķiņi sarausties, ja, bet, kā kuram, tas ir citiem, ir ļoti ilgstoši, ja, tad pēc Ukrainas, kā es domāju, būs ļoti liela problēma, un es tagad jau redzu internetā, kad ļoti daudz rakstā PO, tas posttraumatiskais stress, ja. Manā gadījumā tas bija diena, divas, tā aklimatizācija, ka mēs atgāja atpakaļ un vienkārši, smuki pa plauktiņiem salikts un, problēmas nav. Tad pieļauj, ka briedums viss kopā tas salasīja savu daļu. Tad, kad iesauc jaunu čali un viņam iemet uzreiz iekšā, tad ir pēc tam tas var beigties ļoti problemātiski un attiecību, ko viņi redz tajā periodā, kad viņi tieši ir tiešajā kontaktā un kas notiekās. Jā, jo, teiksim, pēc Afganistānas, tie, kurie karoja Afganistānā, jā, bija šis Afganistānas sindroms, tā kā aprakstīts arī par amerikāņiem, Vietnamas sindroms. Daudz bija pacienti, jā, kurie... Pēc statistikas vairāk gāja bojā Amerikas zaldātu pēc kara, tieši tā. Kara laika. Kara veterāni gāja vairāk bojā nekā kara laikā. To var teikt arī par Afganistānas veterāniem. Jā. Es pieļauju, ka nebūs liels izņēmums arī šeit, jā. Jo normālā dzīvē, ir liels piepūles. Ja psihologi nestrādās un nebūs cilvēki, kas gribēs palīdzēt un to visu savis kārtībā, es domāju, tās būs ļoti liels problēmas. Tāpēc arī jāstrādā ar karavīriem, ar jebkuru cilvēku. Pirms viņš dodas tajā misijā, jā, morāli jāsagatavos. Tā arī kāpšana kalnā, jo tiešām bija daudz spēcīgākie un jaunāki par mani, kurie kāpa un neuzkāpa, jā, un to var norakstīt tikai uz to psiholoģisko, varbūt kādu tādu nesagatavotību, nevis uz kaut ko citu. Vēlme bija, jā, un citi varbūt bija pārdroši, citi varbūt kaut kādus niansītes neievēroja, jā. Tas ir būtiski. Tīpaši, kā atceroties tos pacientus, kas atgriezušies bija no Afganistānas, jā. Viņiem nebija to speciālistu, kas pratu viņiem palīdzēt, psihologu, psihoterapeitu. Tagad speciālajā programma nav. Ja kurš psihologs ar to nevar tikt galā, ja? Tur vajag tieši, kas ir specializējies darbā ar tiem, kas bijuši karā. Pastāstiet drusciņ par delīritiem. Es domāju, ka tur arī gadās, tā kā viņiem uznāk tās bailes un kā tad ir, kā ir strādāt ar šiem cilvēkiem, kā viņus ielikt rāmjos vai... Katrā laika periodā ir specifiski šī delīrija, jā? Kaut kāda tomēr specifika veidojas, jā? Tiem, kurie bijuši Afganistānā, delīrijas bija un tie, ko viņi runāja un kādā viņi pasaulē dzīvo, vairāk bija saistīts ar kara šausmām un to vispārējo. Pēc tam bija šis periods, kad sabruka Padomju Savienība, tur bija arī citādas delīrija izpausmes, jā. Gan, teiksim, viņiem kaut kas savādāk viņi rādījies, viņi dzīvot savā pasaulē, jā. Viņi, nereaģē vai reaģē neadekvāti uz taviem jautājumiem un kaut, vai, teiksim, arī atved pacientu, jā, un tur radinieki zvana un teikuši, viņam tur rādījies, teiksim, tās pelītes, jā. Tagad pelītes nerādās, tagad nāk vāverītes, nāk pelnrašķītes, jā. Bija giboni vienu momentu, bija dušmani, bija, tiem, kas no Afganistānas bija. Pirmais kontakts ar viņiem runājot, viņš tev var adekvāti atbildēt par kādu šodien datums, laiks, kur viņš atrodas un vispārējais, bet atstāts viens pats, jā, viņš sāk skatīties tur kaut ko skatīties.
runāt ar neesošiem cilvēkiem, bet atceros, pirmais gadījums bija agrāk delīrijas, ja bija 5-6 gadā, tas bija ļoti daudz padomu laikā, jā. Tagad katru dienu pa 2-3, kad es dežurēju Daugavpilī. Bet pirmais delīrijas, kad bija pilcenē sēžu kabinetā, nāk milicis, jā, un nāk pacients, un otrais milicis un aizmuguras, viņš nāk pēkšņi apstājas. Es neiešu, tas tur velns. Es saku, vāciet prom. Tikai savu velnu. Nāc droši, viņš aizgāja prom, viņš ienāk iekšā. Tagad viņš stāsta to situāciju, kas bija. Viņš bija 2 gadus nosēdējis cietumā pēc kautiņa, atgriezies, nedēļu palietojis alkoholu, un tagad aiziet uz darbu. Gaļas kombinātā viņš strādāja par krāvēju cehā, leduskapis vai kas tur bija iekšā, jā. Un tagad viņš ap pusdienu laiku, parasti delīrija sākas vakarā, kad sāk krēslot tie, kas lietojuši alkoholu vai narkotikas. Delīrija, kurie ir halucinācijas, redzes vai dzirdes endoģēnās slimniekiem, tas jebkurā laikā varētu dienas laikā, un viņiem bišķi tas atšķiras. Bet tas otro dienu jau nebija lietojis alkoholu, atnāk uz darbu, un viņš stāsta, kas tur bijis, redz, pa cehu staigā, tā saucamā pufaikā un veltiņos viens cilvēks, bet viņš redz, ka tas ir velns, jā. Uzģērta tā cepura, bet zem cepuras viņš redz, ka tur ir ragi viņam, jā. Veltiņus uzģērts, gribot noslēpt to, ka viņam tur ir nagi, jā. Un asti arī viņš ir noslēpis tur zem tās pufaikas, jā. Zinot to, ka, viņš ilgi domāja, atmaskot viņu vai neatmaskot to velni, jā, jo velni viņam vienmēr ir sadarījuši kaut kādas nepatikšanas. Iepriekšējā reize tika cietumā tāpēc, ka sakāvās ar velni, jā, bet izrādās ar to. Bet gala rezultātā, ņēma un kārtīgi uzšāva tam velnam. Velns nokļuva slimnīcā, smadzenes atracēja neiroloģija, viņa atved uz narkoloģiju. Tā ir tiem pacientiem. Un viņiem, viņš tev visu pareizi atbild, kā konstatēt, ka viņam varētu būt tie delīrijas pazīmes. Ir teiksim, pāris metodes, jā, tā Liptona simptomas, tā saucamais, iedot baltu lapu, jā, ja slikts apgasmēs, parasti, kā es jau teicu, vakarā tas sākas viņam, jā, iedot lapu, izlasi, kas šeit ir rakstīts, jā, un viņš lasa to, teiks, izlasi šo vēstuli, tev domāts, un viņš sāk lasīt tur, jā. Vai arī uzspiežot uz āboliem, saka, ko tu redzi tā labā acī, kreisā acī, viņš var teikt, neko neredzu. Kur tā mašīna, tur taču labā acī mašīna, un viņš sāk sāstīt, jā, tur ir zaļa mašīna, tur, kāda ir marka tur, jā, agrāk bija tur Zaporožets, Nīvas, tagad jau tur Volkswagen, Audi, jā. Tādi tie simptomi, kā var konstatēt viņam, ir tas predeliozais stāvoklis vai nav. Tad, kad jau delīrijas, tad jau skaidri redzams, jā, ka viņš dzīvo citā pasaulē, sarunājas ar neesošiem cilvēkiem, sauc tur, vai arī iedot viņam glāzu ūdeni, saka, dzer, tas ir šņabas, viņš izdzer to kā šņabu, jā. Tāda tie predeliozija vai delīrijas stāvokļi. Un parasti tas iestājas 3.5. diennaktī, tad, kad viņš vairs nelieto alkoholu. Mazākais periods ir bijis, ka 3 dienas ir palietojis, viens gadījums iz Rēzeknes, jā, tas gadi kādi 5 atpakaļ. Bijām dežurēja Daugavpilī, un pacients 2 reizes gadā ņem atvaļinājumu, 10 dienas dzer, 10 dienas atpūšas, aiziet no mājām uz citu dzīvokli, jā, no sievas, ļauj viņam sievā atdzerties to nedēļu. Un trijos nakti atved. Kas bija par situāciju? Situācija bija sekojoša. Tātad viņš vakarā apsēžas, sanāk viņam apkārt mazi rūkīši, teica, tikot lieli un baigi smukie. Un saka, palasi dzējoļus. Paņem viņu grāmatu, lasa dzējoļus, viņš apnika dzējoļus. Palasi mums pasakas. Viņš tagad sāk tās pasakas lasīt viņiem, ja. Saka, tev nebija bail? Nē, viņi bija baigi, labi, tādi mierīgi. Un tad pēkšņi caur sienu atnāk
monstrs kāds, jā. Un monstrs saka, klausies, tavs kaimiņš baigas slikti par tevi izteicās. Šeit jau nazis aizēja kaimiņu. Tas, kā? Mēs kopā šņabi dzēram to nedēļu. Ko tu tad? Tu nedarīsi. Un saka, ņem ar nazi tiem mazajiem rūkiešiem galvas un asiņš šķīs pa sienām. Ko viņš dara tālākais? Viņš dzīvo otrā stāvā. Viņš paķer drēbes, izlec no otrā stāva un aizskrien uz viādu. Tur, to 2 naktī. Kad tur jāsauc policiju, izsauc policiju kopā atbrauc ar ātrējiem. Policists ļoti adekvāti norēģīja. Jā, mēs bijām pie tevis mājās, točni tur esam, braucam, noslēpsim mēs tevi. Viņš tagad ienāk narkoloģija. Ko jūs teicat noslēpt? Tad doktors jau pazīstams man. Ko jūs man piemānījāt? Un 2 diennakts, bija periodi gaišie, ka viņš saprata, ka tās viņam halucinācijas, un atkal moments ir, kad viņš nesaprot, un atkal viņš saka, tur tā bija, jā. To taču pat policija redzēja, kā tas asinis bija tās, jā. Tamēr, pilnīgi izgāja no tā stāvokļa. Tā tas bija. Ar ko jūs saistāt to, ka padomu laikā bija mazāk dalībti? Kāpēc bija mazāk? Mazāk tāpēc bija, ja tu neieradies darbā, tev nebija darba nespējas lapā, tevi padzinot darba saucās Trubaļotsva, tev bija pants par nestrādāšanu, bija LTP, tevi ierobežoja, tikko tev kaut kas sāka, tu sāki lietot tevi uzreiz uz atskurtuvi, 2-3 reizes bija atskurtuvi uzreiz uz narkoloģiju, darba terapija, 3 mēneši bija jāatces. Slikti uzvedies uz LTP, uz gadu, pusotru. Tādā ziņā bija. Respektīvi uz ilgstošo lietošanu. Jā, ilgstoši nevarēja palietot, neļāva ilgstoši. Tagad viņš iestājās nodaļā, diennakt 2, labi jūtas, viņš raksta apteikumu un iet uz mājām, ja jau nav viņam delīrijas vai nav viņam kramču lēknis. Par to atkal jāiedzer. Jā, par to atkal jāiedzer. Un ļoti raksturīgi ir tādi periodi, mēs smejamies. Autovadītājiem ir, tie, kur agrāk strādāja, bija vasaras norma dīzeļdegvielai vai benzīnam un ziemas norma. Bija tā agrāk, Man liekas, ka tagad arī ir tāpat. Jā, ir. Tāpat arī pie mums mūsu darbā ir sekojoši. Ja tu no ziemas normas nepārēji uz vasaras samazinātu. Un šis arī ir periods, kad vairāk ir šo stājas pacienti ar delīrijiem un ar šo visu. Jo ziemā, augstumā, jo alkohols rada siltumu, tās tukšās kalorijas, un augstumā mazāk. Viņš kaitīgs ir alkohols nekā siltumā, ja runā par stipru alkoholu. Kuros laikos vairāk tā kā izpaudās šo te pacientu lietošana, vai agrāk vai tagad? Mēs esam viena no visvairāk laikam lietojošām tautām. Trešā vieta laikam Eiropā esam. Ir uz ko tiekties? Uz pirmo, jā. Ir kur censties. Bet es to saistu ar Latvijas balzām. Latvijas balzām saizvēsies mēs nebūsim. Jo tas ir eksportētājs. Balzāma nav tik tagad daudz. Vakar Es domāju, ka kopumā statistikā mēs vienkārši ieejam ar to, ka Latvijas balzāmas eksportē, un līdz ar to mēs jau ne visi dzeram Latvijas balzāmu. Igaunīgi visi dzer. Tagad ir tā, aizvakar bija 60-gadīgā sieviete iestājusi, brauca no Rīgas uz mājām un bija palietojusi balzāmu, nokritusi. Bet tikai tas, ka tagad pēdējā laikā, ja agrāk bija viena sieviete uz 10%, teiksim, bija pacienti, tagad ir gandrīz vai 50 uz 50. Momenti ir. Tas bija mēneši atpakaļ dežurē iestājas 6 vīrieši, 6 sievietes. Es saku, ka sievietēm ir grūtāks tas. Tad, kad es mācījos magistratūrā Maskavā, Visavienības narkoloģijas centrā 2 gadi magistratūrā, un 5. nodaļas, sieviešu nodaļas vadītājs bija viens ebrejs, tāds profesors. Viņš teica, doktor Jozep,
Viņam patika latviešu valoda, viņš katru gadu brauca uz Jūrmalu, un kā tikko satika, man bija jāmāca kāds teikums latviski, ja? Viņš teica, ты лучше пиши свое научную на женщину, но не берись лечиться. Viņam bija tāds teiciens. Rakstiet savu zinātni labāk, bet neņemies ar ārstēšanu. Ir lielākas problēmas, tiemžēl. Man ir tāds drusku dīvains, laikam, jautājums. Savulaik mans psihiatrijas profesors teica, ka viņš ņemis no alus atšķiras tikai ar to, ka pēc alus vairāk čurā, vai ar alu var dabūt delīriju, vai ir zināmi gadījumi, kad izdzer spaini vienu dienu, otru dienu. Un tad... Ar alu visbiežāk var dabūt alu svēderu un alu cirozi. Delīrija kaut kā drusku mazāk. Mani novēroja. Būtu labs izaicinājums. Jā. Tur atkal no tās alkohola kvalitātes ļoti būtiski ir. Jo atcerēties reāli periodu, ja, kur bija, man liekas, tai pašā Prēļos 20 vai 30 pacienti, kur 5 vai 6 bija aizgājuši to pasauli. Daļu ārstēja Prēļieši, pie mums bija, Rīgā bija viņi. Cik ilgs tas periods bija ar to reāli? Daudz bija. Gadi 5. Jā. Mēs jāzina nopietnāk, kas problēmas ir tagad vai padomu laikos ar to dzeršanu. Tagad lielākās problēmas ir ar jaunatnes narkotikām, narkomāniju. Jā, respektīvi ir alkohols, bet kaut kāds nājas stiprākas. Jā, un ļoti bieži kombinējās, kad dežurēju, es kāpēc Liekapils izcēlās ar 3 avārijām, divās avārijās bija skaidrā cilvēki, un trešajā vīrietis 3,22 alkohols plus narkotikas. Iespējīgi. Tā ir vislielākā, ir tīpaši tagad, tā saucamās zaklātkas, jā. Ja agrāk tur bija, kas mums bija kaņepes, bija, jā, mums agrāk bija magones. Varēja, ienākot kapņu telpa, varēja pateikt, ko šeit lieto. Jā, vai taisīja. Magones visu varēja, tikai saknes nevarēja pārēt tur. Kārtīgi ir metodika, ko man nestāstīja. Visi zina. Daudz zina. Šitos tā citu mums mācīja. Es nezinu. Tā arī nezinu. Tagad kodējās cilvēki, agrāk jau laikā arī kodējās. Jā. Viņi palīdz vispār. Vai tas ir laikam pašam jāgribā. Atkarība no alkohola, jā, tā ir smaga slimība, jo cieši somatiskais, tur sirds saknes vispārējais, cieši psihe, jā, tur nervu sistēma un psiholoģiski. Un es nekad nesaku un nepiedāvāju uzreiz kodēties, jo kā parasti ir, jā, sataisa šmuci mājās sieva, beidz dzert, tur kodējies, un viņš zvana, es kodējušos, jau vairs nedzeršu. Nē, ir vajadzīgs tātad palīdzēt viņam saprast, kā dzīvot, jā, bez alkohola, stabilizēt organismu un nervu sistēmu, un kā jau, varbūt kāds viens no tādiem metodēm, arī kodēšanas. Viņa nekad neiet viena pati, jā, viņa jāiet ar šiem te visiem vitamīnu terapiju, stabilizācija organisma, uzlabot, teiksim, aknas, nieru un sirdsdarbību un stabilizēt nervu sistēmu. Ja? Tikai tāda kompleksā mans skatījums. Ja? Par narkotikām, cik mums daudz tagad ienāk šīs visas foršās Amerikas? Tev būtu dienas lekcija. Okay. Dienas lekcija ar tiemiem. Būs jauna tēma. Runāšana. Biežākais, ko lieto, arī 2. 3. dienā, kā pie mums parādās kāda narkotika, parādās arī šie pacienti, jā, un, teiksim, izstāsta, ko viņi ir lietojuši. Jā, to, kas parādās tirdzniecībā. Tas tīri tā. Tas ir.
Visu lietu. Ja ir nauda, tur visvarīgāk. Kas šobrīd ir pirmajā vietā? Amfetamīns. Un ātrēt būs zālīte vasaras otrajā pusē. Vasaras otrajā. Izaugusi jau var griezt, Jā. Un ziemas periodā zālīte, ne? Viņi taču dabūjam arī. Viņi taču dabūjam. To, kā zālīte legalizē. Es pret. Jo? Tas ir pirmais solis. Respektīvi, to iesāk. Ar to iesāk. Jā, ar to iesāk. Jo kaipa ir pamaz, audzē dozu, es nesasniedzu kaipa, tad spēj kaut ko citu. Vai nu vēnā, vai iešņaukt. Tāpēc. Paldies. Tev jautājums. Jā. Par tām visām tavām bailēm un fobijām, bet tev noteikti ir kaut kādi coping mehānismi bija. Es saprotu, tagad tu nonāci pie tā, kur tu nonāci, bet tobrīd, kas bija tas veids, kā tu tiki tam visam pāri, jo nevar taču būt tā, ka tas bija tāds konstants baiļu stāvoklis, jo tad tu būtu paralizēta un īsti neko nedarītu un tā. Es pat neatceros īsti, kā notika vispār tas brīdis, kā es tiku tam visam pāri. Man tas pirmais bija, kad man jābūt stiprai, jebkurā gadījumā, lai kas nenotiktu, man jābūt stiprai un man bija daudz domu atkal. Tas cilvēkam ir milzīgi daudz domu un kaut kādā veidā es centos atslēgties no visa, kas man notiek vispār apkārt, lai pieslēgties pie sevis. Ja? Jo līdz sevi tik līdz tām iekšām, kas tur ir ilgs ceļš, ir tāds gājis pašai sev, un es mācījos. Es vēl joprojām mācos to darīt, bet tie 3 mēneši, kur es izkritu vispār no dzīves, bet man ļoti gribējās būt uz skatuves. Un tas bija tas, kad kā es nevarēšu būt, jo man arī bija brīži, kad man bija jābrauc arī ārpus Latvijas uz kaut kādiem konkursiem, kur bija jābrauc. Bet es stāvēju uz skatuves, man bija arī brīži, kad man likās, es tūliņ kritīšu. Bet es izturēju. Es nezinu, kā es izturēju. Tas ir kaut kāds augšējie spēki vai kā. Tas bija, kad vienkārši turies. Un tad man bija tie brīži, kad man viss traucēja. Visas skaņas, man sāpēja viss, bet man bija meita, ka man vienkārši jābūt stiprai, kā viņa būs bez manis. Jā? Man jātiek tam visam pāri. Es tā arī nemāku, man nav vienas konkrētas atbildes, kā es tiku tam pāri, bet man bija cilvēki, kuri mani veda kaut kādā veidā uz kaut kādiem alternatīvām lietām, tie paši gongu meditācijas, ja? Tas ir ļoti stipras meditācijas, ja ir kāds bijis. Tas ir tagad, jā? Bet, tās jau ir tie 3... Pirms 5-10 gadiem, jo saprotu, ka šī... Un tāda lieta man vispār pat nebija iedomājoties, ka man būtu kaut kādas meditācijas, vai skrēju tie 10 gadi. Jautājums ir, kā tu tajā laikā tiki pāri savām bailēm? Man likās, ka visi tā dzīvo. Man likās, ka tās ir manas bailes, un es baidos, man acis baidās, bet es daru. Bet rokas dara, nezinu, tur, un es eju uz priekšu, un viss... Vai tev bija atbalsta personas, cilvēki, kas varēja būt līdzās, kas lika tev būt stiprai, mēs zinām, ka tev bija, bet bija cilvēki, kas tevi varēja atbalstīt? Tie nebija daudz cilvēku, tie bija daži cilvēki manā dzīvē. Man arī nebija tā, ka man nepieciešams ļoti daudz cilvēku, jo pārāk daudz. Es arī neusticos varbūt tik daudz cilvēkiem, jo man ir, es jūtīgs cilvēks un es nevaru atteikties kuram katram cilvēkam. Un, ja, tad man labāk, lai ir mazāk cilvēku, bet viņi ir īsti priekš manis. Bet vienīgais, kad manā dzīve man atņem arī tos cilvēkus. Teiksim, kad man parādās kāds ļoti tūs, un tad man dzīve atņem, vai viņš nomirst, vai visādas situācijas notiek, bet es nezinu, vienkārši man jābūt stiprai. Un tur vai kas vienkārši jāiet uz priekšu, lai kas nebūtu, man ir jābūt stiprai, jo man ir iedota dzīvība. Man ir iedota dzīvība, un es vēlos dzīvot. Un viss. Bet tu minēji, ka tev bija tāda izteikta trauksme periodi, un tad tev arī jādzied, un skaidrs, ka tu nevari dziedāt, ja tev balsē tas ir... Ko tu darīji?
Ko es darīju? Nu, dažreiz tika atcelti kaut kādi pasākumi, protams, tāpēc, ka balss vienkārši nav, vai arī, kad es atveseļojos, tad es centos ārstēties ar kaut kādiem dabiskiem medikamentiem, ja, jo negribējās antibiotikas. Tas ir tāds pēdējais moments, ko es lietoju. Protams, bija, bet es sapratu, ka manam organismam tas ir pa daudz, tas ir pa stipru, un viņš atkal dod man kaut kādas atpakaļ reakcijas, un es tā nevēlos attiecīgi, ja, bet manu skatuves, manas pārvarēšanas, tas vienkārši man ir jāiet. Un man ir jāparāda tā seja, lai es baidos vai nebaidos, man ir jāiet. Bet ja tev balss neatveras? Es eju uz skatuves tad, kad viņi atverās. Tā kā jebkurā gadījumā, jo es nevaru iziet, vai nu atceļam pasākumus, vai nu neejam uz skatuves vispār. Ar balsi balss ir arī jātrenē, jā, jo tur, protams, tas ir liels treniņš, tie ir dažādas tējas arī, kā vienkārši siltu. Es nedzeru augstu tēju vai arī saldējumu man nedrīkst, jā, tāpēc, kad vienkārši balss aiziet ciet. Es sevi sargāju kaut kādā veidā. Jā, vienkārši, ir tas periods ir pagājis. Jā, man bija bail, ka nevarēšu, jā, bet es esmu tikus tam pāri. Un es esmu priecīga, ka es tagad varu. Un es esmu atgriezusies atpakaļ uz Latgali. Es varu pateikt, ja es Rīgā slimoju reāli visu laiku, tad tagad es jau gadu man nav bijusi neiesnas, nekas. Tā kā bišķiņ citādāk. Šeit ir pavisam citādāk, ar miers ir iestājies manī pašā. Es esmu mierīgākā vispār sociālajā dzīvē, un tad tas organisms viņš vispār reaģē savādāk. Varbūt tā nemaz nevajadzēja uz Rīgu. Varbūt, es nezinu, vai tā sanāca, bet Rīga mani padarīja pavisam citādāku. Ja es biju cilvēks, kurš pilnīgi baidījās no visa, jā, tad es nezinu, ja es domāju, ja man būtu tāds tētis, es laikam neko nebūtu baidījusies šī dzīvē. Mani vecāki man neiemācīja, ka nebaidīt. Es vienkārši iet uz priekšu, jā, bet manā bērnībā mans tētis vienmēr teica, tu ņežunka. Un mani tas tā tracināja, jā, kad viņš nespēja, varbūt iespējams tāpēc, ka viņam dzīvē bija dažādas problēmas arī, ja, ka viņš neprata kā bērnu iemācīt kaut ko tādu, ka tev dzīvē ir jābūt, lai tur vai kas ej uz priekšu vienalga, ja. Bet Rīga mani padarīja pavisam citādāku cilvēku. Es esmu cilvēks ar pievienotu vērtību atbraucis uz šejieni atpakaļ. Bet tu par to samaksāji diezgan. Jā. Bet dzīvē mēs vienmēr par kaut ko maksājam. Vai muzicēšana ir tava terapija? Viennozīmīgi tā ir mana terapija. Tā ir mana liela dzīve, tas ir mans kosmos, muzicēšana. Tas nāk jau no pašas bērnības, jo es droši vien jau biju mūzikā, kad es biju mammai vēderā. Tāpēc, ka mans tēvs bija muzikants arī, viņš spēlē uz visiem instrumentiem, dziedāja kapelā, un viņi par visiem pasākumiem, kas ir Kaunatas vai Rēzeknes kaut kāda apkaimē viņiem bija, un mamma arī kopā brauc ar viņiem dziedāja folklora, un man tas jau ir tur bijis, un es bez tā vairs nevaru un negribu. Un tas ir viens no maniem, tā ir mana ikdiena arī, muzicēšana. Paldies. Pirms apkopēja nāk un lūdz mums vēl ir 10 minūtes, ko vēl var uzdot jautājumus vai pastāstīt, kas pašiem uz sirds. Es. Jūs visi nekad nevienam neusticat visu Dievam, piemēram. Jūs nerunājat ar Dievu tādā situācijā, ka jūs paši vairs nevarat neko. Jūs tā nekad nevarat, jūs runājat par augstākiem spēkiem, bet kas ir? Visums, tas ir ar visumu, jo... Kas visumu radīs? Mēs paši radām visumu. Tur, mēs paši, ir tā, ka es neeju katru dienu uz baznīcu, lai tagad, nav jāiet uz baznīcu. Var arī saprast, ka Dieva vārds, tas arī, piemēram, saprast, ka nebaidies, es esmu ar tevi, es par tevi parūpēšos, es tevi būšu klāt, es esmu vienmēr. Bet es to iemācījos tikai pati gadiem ejot, jo mana mamma, ne tētis, viņi tā īsti negāja uz baznīcu. Mēs nebijām iemācīti no bērnības. Jā.
Jā, mēs nebijām iemācīti no bērnības. Es daudz ko vienkārši pati gāju un ar kaut kādām situācijām, ar kļūdām, ar sāpēm, izejot vienkārši cauri, sapratu, man šis palīdz, man tas palīdz, un tad es pievēršos tam vairāk, jā, tā. Paldies, tas gribētu pateikt. Un tad pie šitā jautājuma es tad piebildīšu, tad kaut kas jau tur augšā ir, nenoliekšu. Saucam, kā mēs to gribam, katram tas ir savs. Kaut kas ir, jo mēs ļoti daudz esam teikuši, Dievs ir latvietis, tas ir karavīra vidū, tad ir ļoti daudz atgadījumi, kāpēc nenotiek lietas ir notikušas un viss ir veiksmi. To var nosaukt par veiksmi, vēl kaut kas, kāpēc es sēžu, iespējams arī kāds te ir, kā saka, tur augšā bijis, un kā saka, ne mans laiks un ne lieta, ja? Kaut kas jau ir. Kā mēs to katrs saucam, katrs to vērtējam, tas ir savs, cik katram tas ir tuvāk, bet kaut kas ir. Kaut kāda spēka tur ir, nenoliekšu. Tā kā mums tas ir Bībelē mācīts, tas ir Dievs, ja? Tad es tad arī teikšu, ka tas ir Dievs, un kaut kāda ietekme uz to ir. Ko es gribēju jautāt? Es gribēju Santai jautāt. Tad, kad jūs esat uz skatuves, dziedat, jūs noteikti nebaidat, jums tur ir noteikti emocijas tādas, kad nāk ārā visticamāk. Kā jūs paskaidrotu to sajūtu? Jo... Tas ir adrenalīns arī. Tā, kad bija runa par adrenalīnu, es domāju, tas ir tas, kur es jūtu uz skatuves, jo ja tagad, es un tagad un vai 10 gadi atpakaļ, kad man bija jāiet uz skatuves, piemēram, man bija tā, ka pilnīgi, tad tagad es... Tas uztraukumiņš ir, bet viņš tāds burtiski pirms, pozitīvais, un tu jau gaidi to wow, to sajūtu, būt uz skatuves, nevis baidīties, bet vienkārši kaifot uz tās skatuves. Tas ir ļoti patīkams adrenalīns, ļoti. Un man gribās to vēl un vēl. Un kad man ir maz pasākumu, es burtiski skumstu pēc viņiem, man ir nepieciešami viņi ļoti. Man jums katra pasākuma ir? Mazāk atkarībā no pasākumiem, atkarībā no kā. Tas beidzas tad, kad pazūd šis te. Jāiet tikai uz skatuves un tev pazūd uzreiz. Tad varbūt tur minūte, 2 un tad jau viss tev pazūd. Koncerti notiek kādi Rēzeknē ar jūsu? Tuvākais būs, ir tāds atvērusies mums vieta Līpoja, ja zinat, kas tas tāds. Līpoja. Būs Dzelzs vilks rītdien. Tad būs rītdien Dzelzs vilks tur, bet mēs būsim ar grupu 24. aprīlis mums ir ieplānots tur, un mēs būsim pirms grupas Malum Alu. Es tādu nezinu grupu, bet un tur ir tas saimnieks Fondango Fontaines Kalita, no Liepājas, un tā ļoti interesanta vieta, bet varbūt ne katram būs tāda. Tur ir jābūt, lai saprastu, vai tā ir tava vieta, vai tā nav tava vieta. Ja? Tā noteikti ir mana vieta. Gorā kaut kur vai Jorikā? Gorā, Jorikā, kā lai saka, uztaisīt savu koncertu, tas nav tik viegli un nav tik, tad jābūt baigam sponsoriem arī, lai to visu uztaisīt. Mēs vairāk šobrīd strādājam studijā ar jaunajām dziesmām, gatavojamies vasaras periodam, sezonai, kad būs festivāli, pasākumi, viss kaut kas cits. Un tad tas jaunais man šobrīd ļoti nāk ārā, jaunās dziesmas un rakstu latviski, un tad tā mūzika ir tas, kas vienmēr droši vien man ir turējis tur augšā, ko man vienmēr gribējies. Lūk tā. Es uz jums skatos un klausos, un es saprotu, jūs izstāstījāt savas bailes, un tāpēc jūs īstenībā nemaz neesat tādi bailīgi. Visi pārējie mēs esam bailīgi daudz vairāk, jo mēs sēžam tikai patērējam to, ko jūs stāstat. Bet īstenībā ar to, ka jūs jau varat izteikt, tas jau ir solis uz jūsu drosmi. Jo es beidzot. Atzīt savu iekšējo nedrošību, tas ir solis būt drošam. Tas ir solis uz priekšu. Jo es beidzot varu par to runāt, bet gribam, jo mums ir jāizrunā, jo citādāk tās visas bailes, ne tikai bailes, dažādas emocijas, viņas sēžās iekšā. Un tieši tā, bet par viņām ir jārunā. Tieši tāpēc man ir arī tās ķermeņa balss terapijas, kurās es varu izdziedāt. Ne tikai izdziedāt kā ar dziesmām, bet vienkārši dažādām skaņām, kuras mēs katrai vietiņai savas skaņas attiecīgi un jau sakrā
sakrājās, teiksim, nezinu, piemēram, šeit sakrājās bailes, kad mēs nevaram kaut ko izrunāt. Nu, kādam kaut ko pateikt, jā. Šeit man parasti ir bailes, kad es nesaprotu, ka kaut kas notiksies, piemēram, ja kaut kāda bailes saprotu, ka kaut kas būs, bet kas, bailes no neziņas, no kaut kā, tad sakrājas šeit vēderā attiecīgi. Nu, tur ir arī ļoti dziļa tēma īstenībā, ka to baili, ka tās bailes viņas sakrājās un kad viņi ir par daudz, tad ķermenis mums dod pretī ar kādu slimību. Bet man gribās tās savas bailes un visas citas emocijas, tās, kuras ir gadiem sēdējušas, es vēlos no viņām atbrīvoties. Un tieši tāpēc es daru to, ko es daru tagad ar visām balss terapijām un gongu meditācijām, un esmu nopirkusi dažādus instrumentus, ar kuriem strādāt, palīdzēt sev un citiem. Paldies! Varbūt pēdējais vārds novēlējums no jums vai pārējiem? Mans novēlējums visiem ir mīlēt sevi, veltīt laiku sev, cik nu iespējams. Jā, visiem citiem mēs vienmēr atdodam, cik mēs varam, bet mīliet sevi un vairāk laimītes jūsu dzīvītē un lai viss izdodās. Es domāju, ka jebkurš var gūt to patīkamās sajūtas, jā, tikai jāvēlas. Cits kalnos kāp, cits mirst dziļi ūdeņos, cits ceļo, cits raksta dzējoļus, dzied, dejo, tātad uz āru šīm emocijām. Jo ne par velti ir teiciens, ka visas slimības ir no nerviem, tikai 4 no priekiem, jā. Mēs slimosim, būsim emocionāli. Jā, veselība, galvenais veselība. Un tad es noslēgsim, tad varbūt es teiktu, no bailēm nav jābaidās. Ja jūs baidaties, ļoti daudz internetā atverat vaļā, palasat un pamēģināt iet viņām pretī. Un visticamāk, ka lielākajai daļai viņas pazudīs. Tas būtu tāds novēlējums no savām bailēm nebaidīties. Un ja mēs baidamies, pirmais izlasam, sagatavojamies un ejam uz priekšu. Visticamāk, ka viņas pazudīs. Tāpēc, ka jūs sapratīsiet situāciju, no kā viņas rodās. Kādam agrāk, kādam vēlāk, bet tam katram ir savs laiks. Katram organismam un ķermenim ir, tas ir savs laiks, un jo ātrāk sāks, jo ātrāk beigsies, vai ne? Bet tikai domāt par to, man vajadzētu, tad arī, tad domāt un darīt, tās ir divas lietas arī dažādas, piekritīšu. Tā kā, es novēlu, ja ir kādam bailes, tad cīnamies ar viņām un pēc iespējas ātrāk tikt no viņām vaļā. Paldies! Paldies.